Labvakar! Man ir liels prieks sveikt ikvienu šajā webinārā, gan tos, kuri pieslēgušies mums šovakar klātienē, gan tos, kuri mūs vēros webināru ierakstā. Esmu Evita Pīlēģe, izglītības programmas Iepazīst tehnoloģijas karjeras atbalsta programmas veidotāja un vadītāja. Un es vēlos teikt lielu, milzīgu, bezgalīgu paldies Ritai Majorei, kura šodien ir piekritusi dalīties ar mums, mūsu dalībniekiem un arī ar plašāku sabiedrību savās plašajās zināšanās un pieredzē par karjeras veidošanu. Vēlos pateikties arī Zemgales NVO centram un kultūras un mākslas centram Nātri, kuri rada iespēju mūs tehniski atbalstīt un darīt šo webināru pieejamu arī plašākai sabiedrībai, jo šonedēļ mēs tiekamies Latvijas svētku nedēļā, un man liekas, tā ir tāda labākā dāvana, ko mēs katrs varam dot, jo tajā brīdī, kad satiekas cilvēks, kurš zina un prot, ar cilvēku, kurš vēlas uzzināt un kurš vēlas darīt, tad rodas iespēja izaugsmē ikvienam. Un jo stiprāks būsim katrs mēs, jo zinošāks būsim katrs no mums, jo spēcīgāk un veiksmīgāk būs visa valsts. Un ar savu individuālo karjeru mēs varēsim kaldināt arī Latvijas un Eiropas un pasaules veiksmes stāstus. Šodien mēs tiekamies ar Ritu webinārā vakarā līdz 8:00. Un, kā jau es minēju, ieraksts arī tiek veikts. Jums būs iespēja uzdot rakstiski Ritai savus jautājumus, un viņa pēc webināra to atbildēs, bet jau sīkāk detaļās, kas ir paredzēts šajā vakarā un kā jūs ar Ritu sadarbosieties, es aicinu pastāstīt Ritai pašai. Rita, lūdzu, tevi uz mūsu virtuālās skatuves. Paldies, paldies, un man prieks būt šeit, un es skatos, ka dalībnieki pievienojās. Es gan skatos, ka jūs visi tādā inkognito, un es aicinātu arī, kā saka, tie, kas ir tādi drošāk un drosmīgāk, droši vērt vaļā kameras, jā, lai mums arī tā komunikācija šodien ir tāda, kā saka, interaktīvāka. Un, jā, un šodien, kā jau Evita teica, un Evita, paldies par ārkārtīgi skaisto uzrunu, vispār Latvijas, kā lai saka, valsts svētku notīs šis te, kā saka, kā to sauc, šis te sentiments par to, ka īstenībā, ja mēs katrs viens varam būt noderīgāki, varam būt profesionāli, sevi realizēt labāk, ka ieguvēji jau esam īstenībā mēs visi, vai ne? Un ieguvēji ir arī mūsu sabiedrība, mūsu līdzcilvēki, mūsu valsts, un man gribētos domāt, ka vēl pat plašāk nekā mūsu valsts. Lūk, labi, tad es sākšu ar to, ka es dalīšos ar ekrānu. Es esmu sagatavojis jums arī tādu materiālu, ko es šodien noteikti gribētu pastāstīt, tad, Evita, es tikai nočakošu, vai mani dzird labi, vai redz labi, ekrānu redz? Viss ir ļoti labi kārtībā. Ļoti labi. Labi, tad, jā, sākšu ar to, ka man ir liels prieks būt šeit. Man ir liels prieks, ka es šodien, darot savu sapņu darbu, var atbalstīt arī citus cilvēkus, kā saka, ieraudzīt tos savus iespējamos sapņu darbus. Un tad sākšu ar to, par ko tad mēs šodien vispār runāsim, par ko es runāšu. Un es esmu izdalījis 4 galvenās tēmas, un jāsaka arī no jums, es esmu saņēmusi, man liekas, ka 2 A4 lapas ar jautājumiem un ar tik ļoti precīziem, izzinošiem un interesantiem jautājumiem, es ļoti pie sevis domāju, kā viņus iekļaut tajā tēmā, ko es vēlos jums izstāstīt. Bet tad es runāšu šitajos 4 galvenajos tēmu lokos, taču, ja ir jautājumi, uz ko jūs noteikti gribat dzirdēt šodien atbildi, ja bez kā jūs tagad, es no šeit prom neiešu, kamēr es nedabūšu kaut kādu atbildi, kas man ir svarīgi, lai rakstiet lūdzu čatā, ja, un kā Evita teica, atstāsim laiku webināru noslēgumā šiem jautājumiem. Un, protams, ja mēs visu nepaspēsim nosakt, es pastāstīšu, kas ir tās iespējas arī turpināt sadarbību. Tad, kas ir galvenās tēmas šodien? Īsumā gribu ieskicēt vispār to, ko tad mūsdienās nozīmē laba karjera. Ja? Ļoti daudz cilvēki, arī mani klienti saka, ar mani jau kaut kas nav kārtība, es jau neesmu karjerists, ja? vai atkal, kā saka, es neesmu sevi piepildījis, es neesmu sevi atradis, man nav šis sapņu darbs, ja? Un tad droši vien ir jautājums, kas tad ir tā labā karjera? Un kā zināt, vai man ir laba karjera, vai man nav laba karjera? Ja? Parunāsim par to šodien. Tad šodien es dalīšos ar 3 konkrētām, ļoti praktiskām taktikām, tā var teikt, kas ļautu jums, kas vēl sver, kas vēl vērtē, kas domā tā vai citādi. Es esmu gatava, neesmu gatava. Gribu šito, negribu šito. Ja? Es zinu, ka daudz no jums jau ir mācījušies un apgūši, kā saka, karjeras vadības
kaut kādu pieeju jūs jau esat priekš sevis mēģinājuši ieraudzīt, ja? Savas prasmes kaut kur analizējuši, savas intereses pētījuši. Ja? Tad šodien es padalīšos, kas ir tās taktikas, kas manā pieredzē un man klientu pieredzē ir tās, kas palīdz cilvēkam, kas var būt tāds trūkstošais mehānisms, lai saprastu, kas tad varētu būt tā mana karjera. Tad noteikti padalīšos arī to, kāpēc vispār šodien būtu jādomā par to savu karjeru un kas ir šodien un nākotnē pieprasītākās darba tirgū kompetences un prasmes, ja? Jo arī tas būs saistīts ar vienu no karjeras vadības taktikām. Ir svarīgi zināt, kas tirgū ir nepieciešams. Un tad pēdējais un noslēdzošais, kas tad ir tās kļūdas, ko darba meklētāji pieļauj un bieži pieļauj, un kā no tām izvairīties, domājot par savas karjeras attīstību. Un droši vien kāds no jums varētu jautāt, kā tad tur ikta man var palīdzēt, vai kas man dod tiesības runāt par šiem jautājumiem? Tad es padalīšos arī ar to. Un tad es esmu salikusi tādu īsi, savu portfolio vai savu CV, ja tā var teikt, 3 bildēs. Un īstenībā, ja es sevi gribētu raksturot un arī to savu profesionālo kompetenci, tad es teiktu tā, ka es vispār esmu cilvēku mīlis. Ja? Un no mazām dienām man vienmēr ir interesējis cilvēks. Cilvēks ir bijis mana lielākā interešu, ir bijis un ir joprojām lielākā interešu sfēra. Ja? Un savulaik netīšām aizgāju studēt psiholoģiju, nosacīt tīšām vai netīšām aizgāju studēt personāla vadību, ja? Taču, jāsaka, man lielākā, tas mans smēķis tajā manā profesionālajā darbībā ir, ka tu saproti to, ka tu vari palīdzēt ar savām kompetencēm satikties tiem cilvēkiem, kas grib izaugsmi, un tiem, kam kā ēst vajag tos labos foršos darbiniekus. Ja? Un jāsaka, tur ļoti palīdz mana pieredze, ko es esmu vairāk kā 15 gadu garumā kaldinājusi personāla vadības jomā. Es esmu strādājis kā atlases cilvēks ļoti ilgus gadus, un es tā kā varu lepoties, ka es esmu sēdējusi vairāk kā 15,000 darba pārunās, ja, līdz ar to, kaut ko droši vien es par šo zinu un saprotu, tad man ir bijusi tā iespēja arī veidot un radīt tādus karjeras atbalsta rīkus organizācijā. Es vairāk kā 10 gadus nostrādāju Svetbankā un arī izaugu, jāsaka, no freelancera uz jomas atbildīgo. Līdz ar to šī, protams, ir tāda bāzes pieredze. Šī nav vienīgā pieredze personāla vadībā, bet tā ir tāda bāzes pieredze, kur es, jāsaka, ļoti dzīvi sēžot blakus vadītājiem, kas meklē komandās cilvēku, katru dienu ieraudzīju, ko grib bizness, ko vajag vadībai un kur trūks cilvēkam. Ja? Līdz ar to no turienes arī ir nākus mana interese īstenībā atbalstīt cilvēkus karjeras pārmaiņās, un to mēs sapratām arī organizācijas iekšienē, ka tu vari ieraudzīt to problēmu, bet tu vari būt daļa no risinājuma. Ja? Un tāpēc arī šodien, un jāsaka jau pēdējie pāris gadi, es pati esmu izkāpuši no lielas korporācijas, izkāpuši no stabilas, skaistas, prestižas karjeras ar visādu veidu labumiem un statusu, uz savu, jāsaka, tādu aicinājumu un savu sirds darbu. Ja? Un tāpēc man ir prieks, ka man ikdiena ir saistīta. Es zinu, ka to var izdarīt, un es zinu arī, ka man klienti to pašu var paveikt, un viņi arī paveic to. Un šo pēdējo, 7 gadu laikā, kad es strādāju tieši ar tādu karjeras vadību, jau 500 un vairāk profesionāļi ir saņēmuši praktisku atbalstu savas karjeras pārmaiņās. Un tad tas ir tas, kas man raksturo, bet, protams, ka es teiktu, pēdējie pāris gadi arī man ir izmaiņas karjerā, tad es esmu jaunas karjeras sākumā, es viņu sauc par uzņēmēju karjeru, ja, kur es faktiski mācos no nulles. Ja es vienu darba daļu zinu labu, tad uzņēmēju darba daļa ir vesela jauna, es viņu sauc par dzīves augstskolu. Un trešā bilde, kas man droši vien raksturo, ir tas, ka īstenībā bez tā, ka man ļoti interesē cilvēks, man arī ļoti interesē izaugsme. Un es teiktu, tas kaut kur iet kopā, jo tā mana pārliecība ir, ka tu vari būt tieši tik noderīgs otram, cik tu pats esi zinošs. Ja? Un strādājot arī atbalstot citus cilvēkus, tu saproti, tu jau nevari tikai dot, tev tā savu krūzīti jāpild arī pilna. Ja? Līdz ar to mana pārliecība ir, ka jo tu sev pastāvīgi attīsti un izglīto, jo es arī saviem klientiem varu iedot vairāk. Tas pāris vārdos par mani. Un tad sāksim ar to, kāpēc vispār šodien ir būtiski domāt, plānot un investēt savā karjerā. Ja? Un šeit droši vien arī būs atbildi tiem cilvēkiem, kas saka, es jau vispār neesmu karjerists. Man nav tik svarīgi, ja, lai man būtu tur baigie sasniegumi karjerā. Tā kā šeit būs atbildes arī šiem cilvēkiem.
Nu, un tad kāpēc ir būtiski runāt par karjeru un domāt par karjeras attīstību? Tātad šeit es gribu padalīties ar Pasaules ekonomikas fórumu pētījumu, kurš, jāsaka, ir kaut kur reiz pa pāris gadiem. Viņi taisa ļoti apjomīgu pētījumu, un es arī priekš sevis piefiksēju, lai jums padalītos. Tātad šis te pētījums ir milzīgi apjomīgs, jo tātad šis te Futures of Jobs Survey kvalitatīvi aptaujāja 803 uzņēmumus, kas kopā nodarbina vairāk kā 11 miljonus darbinieku. Ja? Nu, tad tas nav mazs pētījums. Un tātad arī šis pētījums skar 27 industriju kopas un 45 ekonomikas. Tā kā ļoti, ļoti apjomīgs vispasaules pētījums. Un ko šis pētījums saka? Un šis pētījums notiek jau vairākus gadus. Es šos reportus lasu jau vairāk kā 5 un vairāk gadi. Viņi ik pa pāris gadiem ir šie reporti, un 23. gadā ir pavisam svaigs. Un tas, ko viņi saka, ka prognozējot tuvāko 5 gadu laikā, pasaulē pazudīs 83 miljonu amatu, un vietā tiks radīti, vai pareizi sakot, tiks radīti jauni 69 miljonu amatu. Tie, kam matemātika ir stiprā puse, tie saprot, ka tur ir disbalanss, ja? Ka 14 miljonu amatu no darba tirgus faktiski pazūd. Ko tas nozīmē darba ņēmējam, ja? Vai ko tas nozīmē cilvēkam darbspējīgā vecumā? Tas nozīmē to, ka darba vietu būs mazāk, un konkurence būs lielāka. Ja? Tātad pirmais apsvērums. Ejam tālāk. Otrs, kāpēc par to karjeru ir jādomā? Tāpēc, ka jāsaka tā arī šī pētījuma dati rāda arī to, ka, lai arī šīs automatizācija, procesu kaut kāda sistematizēšana un, teiksim, tāds mašīnu vadīts darbs, teiksim tā proporcija mašīnu vadīts darbs pret cilvēku vadītu darbu, viņš bija prognozēts augstāks, ka viņš attīstīsies augstāk, jau uz 23. gadu tur bija 44% vai 45% plānoti, tad viņš attīstās lēnāk, bet tuvāko 5 gadu laikā jūs redzat, ka tomēr tā proporcija, kad mašīnas labi varēs izdarīt cilvēku darbu, tā proporcija pieauga. Ja? Un te, protams, mēs runājam par digitalizāciju, par automatizāciju, par mākslīgo intelektu, par visām šīm te sistēmām un programmām, kas, nu, kā lai saka, paņems nost faktiski, nu, primāri jau rutinētāko, vienkāršāko darbu. Ja? Bet ko tas nozīmē cilvēkam? Tas nozīmē, ka ja daļa no darba mana satura, ko šobrīd daru es, daļa no darba turpmāk darīs mašīna, tad man būs jādomā, un uzņēmumam būtu jādomā, ko tam cilvēkam dot darīt. Ja? Un atkal, domājot no tādas efektivitātes viedokļa, atkal cilvēks ir jūtīgā vietā. Vai ne? Nu, lūk, tad ejam uz priekšu, un vēl viens aspekts, ko parāda šis pētījums, ka tātad līdz 2027. gadam 44% no visiem strādājošiem mainīsies pamata nepieciešamās kompetences. Ko tas nozīmē un kā mums uz to skatīties? Tātad mēs zinām, ka pasaule mainās. Mēs zinām, ka tehnoloģijas iet ar gaismas ātrumu uz priekšu. Ja? Neviens vēl varbūt līdz galam nezina, kā tieši tas izskatīsies un kā tas būs. Tāpat laikā tas, ko mēs redzam, ka tātad cilvēkiem, kas līdz šim saka, es zinu un varu savu darbu, ja? Tātad 44% no visa darba spēka būs būtiski jāmaina savas pamata prasmes, lai būtu konkurētspējīgiem. Nu, un tad jautājums sev, droši vien retorisks, nu, vai man gaidīt to brīdi, kad viss mainās un man tāpat viss būs jāmācās no jauna? Vai tomēr varbūt šis ir brīdis, kad, nu, jau mērķiecīgi domāt, ok, ja tāpat visiem viss mainās, nu, kas būtu tās izmaiņas, ko es gribētu? Ja? Kas būtu tas, nezinu, tas virziens vai tas, kur es gribētu būt noderīgs? Arī profesionāli, ar savām prasmēm, ar savām zināšanām. Un daudzi no jums arī, kas iesūtīja jautājumus, pirmīt bija vairākas tēmas, kas bija saistīts ar to, vai, teiksim, cilvēkam zināmā vecumā, vai nu pēc 45 gadi, vai pēc 50, vai vēl vecākam, nu, ir vērts kaut ko vispār mainīt, nu, vai vajag to darīt, ja? Vai tas ir normāli, vai tā nevajag, vai vēl kaut kā, ja? Tad es teiktu tā, ka pašos pamatos, nu, ja mēs paskatāmies uz šīm tendencēm, tad mēs saprotam, tāpat visiem viss mainīsies un būs jādomā par savu konkurētspēju. Tad būs jācīnās ar citiem par savu konkurētspēju. Ja? Līdz ar to es teiktu tā, ja jūs gribat būt nodarbināti vai nodarbināmi, jeb konkurētspēju darba tirgū,
nu, tad ir jādomā par šīm pārmaiņām, ir jāievieš tās pārmaiņas. Ja? Vienalga, cik ir gadi. Jo man bieži vien arī klienti saka, nu jā, man jau līdz pensijai tur tikai tur, un tad parēķina, bāc, vēl 10 vai tur 15 vai vēl cik tur gadi, ja? Nu, tomēr tas darba mūžs vēl priekšā ir gana ilgs, un jautājums, ap cik gadiem mums to pensiju kāds iedos, ja? Tas arī ir vēl otrs jautājums, vai viņi tiešām būs. Nu, līdz ar to es teiktu tā, šis ir tas, kāpēc ir vērts par to savu karjeras jautājumu domāt, ja? Jo pasaule mainās, darba tirgus šīs tendences, viņas ir diezgan tādas, varētu teikt, pat satraucošas, ja? Bet ko tas vienkārši nozīmē, ka šī ir tāda iespēja, ja mēs tāpat saprotam, ka visiem viss mainīsies, tad īstenībā izejas punkts mums ir ļoti līdzīgs, ja? Ļoti būs jāspēj pielāgoties. Un tad šodien iesim tālāk un runāsim, tad kas tad ir tas veids, kā jūs šo savu karjeru varat virzīt mērķiecīgāk. Bet pirms mēs ejam un runājam par to, kā burtiski pieskaršos pavisam īsi, ko es šodien domājot un runājot par karjeru, ko es ar to domāju. Un jāsaka, par karjeru ir bieži vien ļoti daudz stereotipu. Ja? Un ir cilvēki, saka, es jau neesmu karjerists, karjeras man neattiecās. Ja? Tas nozīmē, ka atkal ir izpratne, ka karjera nozīmē kaut kādu noteikta veida pazīmi kopumu, piemēram. Tad, ja tu gribi kļūt par CEO, jeb uzņēmumu valdes priekšsēdētāju, ja, tad tā ir karjera. Ja? Ja es negribu, tad varbūt tā nemaz nav karjera. Un jāsaka, protams, ka gadu gaitā šīs karjeras definīcijas ir bijušas dažādas, un viņas mainās, un viņas arī turpina pilnveidoties. Bet viena īstenībā, ko es pētot visādas karjeras šīs teorijas, viena, kas man īstenībā ir tuva, un ko es arī gribētu ar jums padalīties, kā es skatos uz šo karjeras jautājumu, tad runā par karjeras attīstību, šī definīcija saka tā. Tad karjeras attīstība ir pastāvīgs dažādu savu pieredžu uzkrāšanas process, visa cilvēka mūža garumā, kas faktiski apvieno gan tādu sevis izziņu, jeb informācijas par sevi, papildināšanu, tādus izglītošanos un nodarbinātības iespēju meklēšanu un īstenošanu, kā arī dažādu dzīves stilu un lomu izpēti. Un droši vien kādam no jums varētu būt jautājums, kāds karjerā ir saistīts ar dzīves stilu? Ja? Kas tas tāds tagad ir? Ja? Bet es teiktu tā, ka jāsaka arī šis karjeras jēdziens jau kādu laiku izkāptu tikai no tās darba tēmas. Ja? Jo īstenībā mūs kā profesionāļus papildina, attīsta, pilnveido ļoti daudzas lietas, un ne viss ir saistīts ar mūsu darbu. Jo īstenībā viss tas, ko tu kā cilvēks attīsti ārpus darba, vai tie ir tavi hobiji, vai tās ir tavas intereses, vai tā ir kaut kāda darbība kādā nevalstiskā organizācijā, vai tas ir kaut kāda savai komunai, vai kaut kādai savai apkārtējai sabiedrībai darbs, ja? vai aktivitātes kaut kādas. Tas faktiski viss jūs attīst kā cilvēks, kā personības. Ja? Līdz ar to īstenībā arī tā karjera šodien pārkāp tādas tieši. Karjera nav tikai tas, ko es daru darbā. Ja? Tāpēc es arī gribu teikt, tas karjeras jēdziens paplašinās. Un parasti arī par to domā, par kā integrētu jēdzienu, kā es veidoju to savu profesionālu un savu dzīves ceļu. Tas ir kaut kur ļoti, ļoti saistīts. Un īsumā tad vienkāršotiem vārdiem, tad karjeras attīstība ir process, ar kuru palīdzību cilvēki saprot labāk sevi, savu lomu un savu pienesumu profesionālā jomā un sabiedrībā. Un tad pavisam īsi ieskicēšu, arī droši vien apgāžot kādu no jūsu šos uzskatu par to, ka karjera, kas tad ir un kas nav karjera, un padalīšos īstenībā ar divām teorijām, kāda tad šodien ir pieejami tie karjeras veidi. Ja? Un lielākā daļa no cilvēkiem ļoti labi zina šo te pirmo, ja? Ar ko arī tradicionāli bieži vien cilvēki sajauc vai uzskata, kas tad ir karjera. Ja? Un pirmais karjeras veids, tā ir vertikālā karjera. Ko tas nozīmē? Tātad, kad cilvēks sāk kādā amata lomā ar zemāku atbildību, zemāku statusu, ja? Un darot darbu, apgūstot prasmes, izpelnoties uzticību, apgūstot un papildinot savus zināšanas, ja? Viņš spēja, uz šīs pieredzes un zināšanu bāzes, turpināt savu attīstību, iespējams jau kaut kādā sarežģītākā līmenī, sarežģītākā atbildības vai lielākā atbildības laukā vai kā. Tātad tā būtu šī izaugsme no speciālista par vecāko speciālistu vai par vadītāju vai par uzņēmumu vadītāju un tā tālāk. Ja?
Tātad te ir saistība ar to, ka tātad no mazākām kompetencēm cilvēks pilnveidojot kompetences, uzņems lielāku atbildību, lielāku statusu, lielākus labumus un tā tālāk. Tā būtu šī vertikālā karjera, jeb karjeras trepa, kā iespējams kāds no jums teiktu. Cits karjeras veids ir eksperta karjera. Un iepratim šim te vertikālajai karjerai, kur ir svarīgi redzēt savas atbildības pieaugumu, savu statusu pieaugumu, finansiālo pieaugumu, ja? Ietekmes pieaugumu, tad eksperti, jāsaka, karjera atšķirās ar to, ka tātad eksperta karjera ir vairāk par specializēšanos kaut kādā noteiktā jomā, kur jāsaka, tas mērķis ir nevis kaut kur kāpt un celt atbildību, bet iet dziļumā un saprast kaut kādus noteiktus procesus dziļumā, ja, konkrētā jomā. Un eksperti, jāsaka, un arī cilvēki, kas izvēlās šo te eksperta karjeru, viņiem nav svarīgi bieži vien ļoti tāda ārēja kaut kādu sasniegumu, vai viņiem nav svarīgi bieži vien būt tādā ļoti redzamā vietā, kā tas varētu būt tie, kas iet uz tādu vertikālu karjeru. Un jāsaka, šie cilvēki un cilvēki, kas izvēlas eksperta karjeru, bieži vien tiešām jūt kaut kādu ļoti padziļinātu interesi par kaut kādu noteiktu jautājumu, un to piepildījumu un gandarījumu jūt tad, kad viņi tiešām dziļumā saprot kādu tēmu, un cilvēki pie viņiem vēršās, jo viņiem ir kaut kādas tādas specifiskas nozars un zināšanas, kas citur nav pieejams. Ja? Bieži vien šie cilvēki arī ir tādi publiskie runātāji, ja? Kas kaut kādā jomā ir padziļināti orientējas, vai viņi varētu būt tādi, nu, kā saka, tiešām cilvēki, pie kur, nezinu, valsts līmeņa, nezinu, politiķi konsultējās, ja? Vai, teiksim, raksta rakstus žurnālos vai vēl kaut ko. Tātad tie ir cilvēki savā tēmā, un bieži vien tie ir pētnieki, ja? Tie var būt dažādi jomu pārstāvi, bet faktiski atšķirība ir tāda, ka viņi iet dziļumā. Ja? Viņi varbūt nav tik zinoši visos virzienos, ja? Vai arī, teiksim, tādā statusā, vai arī ar lielu komandu, ko vadīt, vai ar lielu atbildību, bet faktiski tā viņu sāls un viņa tā lielākā pievienotā vērtība ir tā zināšana dziļumā. Tad viņi zina dziļāk nekā citi. Nu, lūk, tad cits karjeras veids ir paplašinātā karjera. Ja? Un te jāsaka, tā kā caur ko šī karjera ir interesanta un pievilcīga, šī karjera ļauj tātad savas zināšanas, tātad šo te izaugsmi un attīstību šīs karjeras pārstāvi iegūst ar to, ka viņi paplašina savu pieredzi pāri dažādām jomām. Nu, piemēram, mēs tikko runājam par eksperta karjeru, ja, kas galveno gandarījumu jūt no padziļinātām zināšanām, tad jāsaka, te var būt ir cilvēks, kurš strādā. Nu, es varu minēt arī par savu pieredzi, jo, manuprāt, mana pieredze arī bija vairāk tomēr paplašinātā karjera, kad, piemēram, man strādājot kā personāla atlases cilvēkam, tad, kas bija mana pamata kompetence, bet, lai es labi varētu darīt savu darbu, man bija jāpārzina vesela virkne citu jomu zināšanu. Sākot ar to, ka tad darba likums, kaut kādas juridiskās zināšanas, kā nodarbināt cilvēkus, kas nāk no trešā pasaules valstīm, ja? Kā datus drīkst vai nedrīkst apstrādāt. Beig galā pēdējos gados jau atlases cilvēki jau kļuva par mārketinga speciālistiem, ja? Digitālā mārketinga speciālistiem, ja? Kas spēj uztaisīt foršus uzrunājušus sludinājumus un sociālos tīklos viņus foršus un atraktīvi publicēt, ja? Un vēl kaut kā. Tad atkal pamat joma ir cita, bet jāsaka, šī arī manā pieredzē bija joma, ka tev īstenībā sanāk, ka iekļaut un redzēt arī ļoti daudz citu jomu zināšanas. Un kur tad te ir tas kaivs? Tas kaivs, jeb šīs karjeras pievienotā vērtība ir tiešām, ka tu to izaugsmi jūti caur to, ka tu spēj savilkt sakarības un tev ir izpratni par ļoti daudz dažādām jomām. Un šeit rodas tas zināšanu paplašinājums, ja, tas pieredzes, tas skata plašāks leģis. Un es teiktu arī cilvēku, un arī tie, kas no jums, kam ir bijusi tā pieredze, strādājot dažādās jomās, arī jāpadomā par to, kas varētu būt tā vide, kur visas šīs te manas pieredzes, kur viņas varētu būt ar pievienoto vērtību, kur tas varētu būt supervērtīgi, ka man ir plašākas zināšanas nekā cilvēkiem, kas ir tikai šajā jomā strādājuši. Nu, lūk, tā kā es teiktu tā, ka tas par paplašināto pieredzi un, jā. Un iesim pēdējā, ko šajā teorijā es tā kā padalīšos, ir pārmaiņu karjera, un jāsaka, šai karjerai raksturīgs tas, ka cilvēks faktiski neveido kaut kādu ļoti, tādu kaut kādu vai pakāpienus uz kaut kādu noteiktu attīstību, ja, vai neiet dziļumā, vai nemeklē plašumā, bet jāsaka, cilvēks izbauda procesu, ka viņš var savā profesionālajā dzīvē apgūt un gūt pieredzi ļoti dažādās un varbūt pat nesaistītās jomās. Ja?
Un te, piemēram, cilvēks varētu būt, nezinu, dienas darbs viņam varētu būt, piemēram, nu, nezinu, ko viņš varētu darīt ikdienā, piemēram, strādāt kaut kur kādā administratīvā lomā, ja kaut kādā apstrādāt informāciju, datus vai vēl kaut ko, tad cilvēks vēl, viņam varbūt ir cits darbs, kur viņš ārpus savu darba laika vai nu freelancā kaut ko dara, ja, teiksim, tur taisa smukus dizainiņus vai fotografē, vai būt koncertzālē, strādā ar klientiem, ja, vai vēl kaut kā. Un jāsaka, bieži vien arī, un ir cilvēki, kas saka, ka es jūtos slikti ar to, ka man nav tāda kaut kāda veidota mērķiecīga karjera, ka es esmu tā kā no visa kaut ko darījis, ja. Un te atkal jautājums, vai tas nav pārmaiņu karjeras modelis, ja, ka vienkārši es esmu pastrādājis vienā vidē un iegūstu no turienes kontaktus un zināšanas un prasmes, tad es eju pastrādāju, izmēģinu sev citā veidā, citā vidē, citā darba vietā, ja. Un te tas ieguvums ir tas, ka tā izaugsme notiek caur to, ka cilvēks iegūst dažādu jomu zināšanas, dažādas intereses, izprot, ja, un, protams, atkal lielākais, nu, tas, nu, kā saka, gājiens ar zirdziņu, kā es saku, vai ir tas, ka, ja tu saproti, kur tas viss, ko es esmu te sagrābstījis no visām pusēm, kur tad tas varētu būt baigi vērtīgi, ka man ir tik dažādas zināšanas. Nu, un tagad, lai nav tāda vienpersonas runāšanas, varbūt aicināšanas, paskatoties uz šiem iemešu čatām, nu, kā jums pašiem šķiet, kura tad ir tā karjera, kas jums ir bijusi līdz šim raksturīga vairāk? Ja? Es neredzu, manuprāt, komentārus es neredzējuši, tā kā, ja tur kaut kas nāk, tad tu man pakomentē. Labi? Labi. Jā, un tikmēr es iešu varbūt, es redzu čatu, pagatūlīt, es kaut ko varbūt maliņā. Tagad pa visu ekrānu redzu čatu, ka es tagad atvēru, ja? Evita, kā ir? Tā, pa visu nē, pašā apakšiņā redzu. Ļoti labi. Ļoti labi, te es paskraujuši, kur raksta vertikālā, eksperta, pārmaiņu. Aha, pārmaiņu variants neplānot redz, ja tā dažkārt tas notiek viss kopā. Aha, super, paplašinātā. Nu, redz, ka mūsu vidū ir pārstāvi, kas ir no dažādām karjeras veidiem, vai ne? Cik interesanti. Labi, iesim uz priekšu. Un tad, ne uz to pusi. Labi. Noņem čatiņu, lūdzu, tagad nost. Es noņēmu jau. Viņš rāda vēl? Jā, tagad nav vairs. Nav vairs, brīnišķīgi. Nu, labi, es varbūt neklikšķināšu. Nu, redzēs. Labi, tad vēl viens veids, kā paskatīties uz šo te karjeru, uz šiem te dažādiem veidiem, ir tādi karjeras ceļi. Un šie vairāk ir tādi prasmēs bāzēti, tas atšķirības ir prasmēs bāzētas. Un te atkal izdala 4 veidus, un pavisam īsi ieskicēšu. Tātad viens karjeras ceļš ir zināšanās bāzēta karjera. Ko tas nozīmē? Ka šīs te zināšanas speciālists uzkrāja laika gaitā, darbojoties kaut kādā noteiktā jomā, ar gadiem gūstot lielāku pieredzi, lielāku pielietojumu tām savām prasmēm, lielākas zināšanas, kompetenci, un tātad caur laika gaitā šie te cilvēki uzaudzēja tādas zināšanas, ar ko viņi var būt noderīgi un par ko viņiem arī maksā, tātad, ka viņiem ir šīs te dziļās arī, nu, tādas visaptvarošas zināšanas kaut kādā jomā. Bieži vien šie ir tādi pakalpojumi jomas varētu būt cilvēki, bet es teiktu, visas, kas ir zināšanās bāzētas, tas var būt mārketings, tā ir personāla vadība, IT un tā tālāk. Tad pamata, nu, kā saka, prasme, kas tiek tirgot, ir zināšanas. Tad otra, ko es ieskicēšu, tātad otrs karjeras ceļš ir prasmēs bāzēta karjera. Un ar ko šī atšķirās no iepriekšējās? Tad jāsaka, bieži vien, tad šīs ir tie ir karjeras ceļi, kur ir vajadzīgs noteiktas specifiskas zināšanas, precīzas zināšanas, kā kaut ko darīt. Tātad, vai nu tas ir būvniecībā, lai uzmūrētu māju, kas pēc kā ir jādara, ja? Lai ražošanā kaut ko uztaisītu, ir konkrētas specifiskas zināšanas. Ja? Un bieži vien, protams, arī viesmīlības jomā šefpavāram, ja? Nu, viņam ir jāzina, kā to gaļu gatavot. Viesmīlim ir jāzina, kā tas klients konkrēti ir jāapkalpo. Ja? Tā kā es teiktu tā, protams, varētu būt arī piemēri, kur tas ir kaut kur kopā, kā saka, bieži vien šīs te prasmēs bāzētās zināšanas ir, kur cilvēks strādā ar rokām, ja? Bet tas ir stāsts tieši par to, ka ir vajadzīgs ļoti specifiskas zināšanas, un ja es nemāku tos pamatus ieliet mājai, ja, tad es tur tūmā nerādos, jo es vienkārši to nemāku. Man tur ir vajadzīgs specifisks konkrēts zināšanas. Nu, tad trešās šeit, kas ir izdalīta, ir uzņēmēja karjera, ja, un ar ko
tad mēs visi zinām mūsu vidū apkārt arī uzņēmējus, ja? Tātad, kas ir uzņēmēja karjeras pamatā, ka tātad uzņēmējs risina kaut kādu noteiktu veidu problēmu, piedāvājot savu produktu vai pakalpojumu. Ja? Tātad uzņēmēja karjera ir ieraudzīt, kur tirgu ir vajadzība un teikt, man ir produkts vai man ir pakalpojums, kas jums var atrisināt to problēmu. Ja? Un jūs zināt arī par prasmēm, no uzņēmējiem ir jāapgūst visādi veidi prasmes, sākot ar finanšu prasmēm, kā saka, prasmēm plānot budžetu, nopelnīt naudu, likt reklāmas un piesaistīt klientus, uzzināt, kas klientam ir vajadzīgs un veselu virkni kompetencēm. Ja? Nu tā. Un tad pēdējā šeit izdarītā ir freelance karjera, kas jāsaka ļoti daudz vietu ir kopā, gan uzņēmēji, gan freelance, vai ne? Bet, nu, tad pēc šīs definīcijas, tad freelance karjera ir neatkarīgi darboņi, kuri ar savu kompetenci, kurus nolīgst, nezinu, organizācijas, privātpersonas, tad kuriem ir savs tas, nezinu, kompetences loks, parasti tas ir kaut kāda konkrēta projekta vai gabaldarba veikšanai, ja, tātad nolīgst speciālistu, kurš šo izdara kā uz projektu bāzētas pieejas. Nu, un tagad, ja jūs paskatāties no šiem karjeras ceļiem, ko jūs atpazīstat, kas ir līdz šim bijušas jūsu izvēlētās, un varbūt tevi tu palasiet tur nāk. Jā, lai es tur nespaidītu. Īsti neviena. Vēl nenāk. Nu, kaut kas tikko iekrita, manuprāt, nomainījās cipariņš. Prasmēs bāzēta, zināšanas plus prasmes, zināšanas plus prasmes, dominē zināšanas, jā. Zināšanas, nu redz kā. Nu ko, un tagad man jautājums jums, nu vai ir tāda viena labākā karjera? Vai viens labākais karjeras veids? Kā jūs domājat, iemetat čatā? Vai ir kāds, kas ir absolūti pārāks par citām? Tā, Evi, tu nedzirdam tevi? Vēlreiz minēts katram savs. Neviens neizvirzās priekšplānā. Visi tādi gudri un man ir vienmēr licies, ka jābūt tā kā no skolas. Universitātes tā profesionāli zinoši vienā jomā. Katram personīgi izvēlēts. Nu jā, mēs zinām arī to, ka ir atsevišķas karjeras, piemēram, ārsta karjera. Ja, lai kļūtu par ārstu, nu tu nemaz nevar tā hops un kvalificēties par ārstu. Ja? Tas ir diezgan ilgs un mērķiecīgs un praksē un zināšanās un praksē bāzēts darbs, kas visdrīzāk apvieno gan zināšanās bāzēto, gan prasmēs bāzēto karjeru. Ja? Jo ārsti arī ļoti daudz, teiksim, ķirurgi ļoti daudz strādā ar rokām. Ja? Nu, lūk, tāpat laikā nav jau tā, ka visas karjeras prasa šādu te, visas jomas prasa šādu te gadu gaitā uzkrāt zināšanu kopumu. Nu, jāsaka, ir ļoti daudz karjeras, kas to neprasa. Nu, iesim tagad uz priekšu, un mans piedāvājums jums būs tiešām pašiem uz sevi papētīt, nu, kas tad priekš manis būtu tāda veiksmīga karjera. Nu, lūk, un tagad es jūs aicināšu, tūlīt es izdomāšu, kā es to darīšu, mums kopā būs viens uzdevums. Un tūlīt, ko es izdarīju, es noņēmu nost šēringu, un Evita, es tūlīt tev iekopēšu čatā, kas man neļauj noņemt, tūlīt. Es paņēmu nost, ja, tagad ekrānu. Mēs redzam tagad tukšu skatuvīti. Tukšu skatuvīti, lai viņi tur stāv. Un te vienīgais ir rīku rinka, man štraucē. Tūlītās. Tātad es ar jums padalīšos ar traucē rīki, tūlītās share, copy. Un es tūlīt iemetīšu čatā. Tātad linku uzmentīt. Un ejot uz linku, jūs viņu droši atvērsiet vaļā. Evita, tu arī pamēģini, lai es zinu, ka tev sanāk. Ir sanāca. Sanāca, brīnišķīgi. Un tūlīt es uzlikšu rezu. Tātad lūdzu ejiet iekšā un jūsu. Un es skatos, jūs jau čaku esat pagaidiet tūlīt uzdevumu. Tātad tas, ko es gribētu jums lūgt, jums šodien ir unikāla iespēja. Jūsu dzīvē ir pienācis brīdis, kad jums ir iespēja nomainīt karjeru. Un jums ir iespēja kļūt par aktieri.
Ja? Un tad tās iespējas, kā saka, nezinu, Latvijā ienāk kāds pasaules klases jauns teātris vai tiek izveidots, un viņiem vajag daudz aktierus. Un viņi rekrutē, ja pieņem darbā 4 veidu aktierus. Tātad drāmas aktieris, tas ir teātra aktieris, ja, kas spēlē nozares, tātad teātra klasiķus, tur ir visādas emocijas, tur ir izrādes vakaros un tā tālāk. Tas ir viens karjeras veids, kas jums ir pieejams. Vēl viena karjera, kino aktieru karjera. Ja, mēs visi, vairums mīlam filmas, ja, tā kā kino aktieris, tātad, ko tas nozīmē? Tie ir dažādas žanri, dažādas filmas, sadarbības ar dažādiem citiem aktieriem, ar režisoriem, slava, publicitāte un viss, kas no tā izriet. Trešais aktieru meistarības virziens vai aktieru karjeras veids ir improvizācijas teātra aktieris. Tātad šie aktieri iet uz skatuves, ja, un principā bez noteikta scenārija katru reizi rada kaut ko unikālu, kaut ko nebijušu, ja, iesaistot auditoriju, kaut kādus improvizācijas elementus arī paši savā starpā, ja, un tad tas ir kaut kas tāds bez skripta, bez scenārija, kaut kas tiek radīts uz vietas. Un 4. aktieru karjeras izvēles veids ir leļu teātra aktieris. Un kas ir leļu teātra aktieris? Tātad tas ir darbs vai auditorija varētu būt bērni, vai arī būt pieaugušie, un tātad šeit pats cilvēks nav tāda galvenajā lomā, ja, bet galvenajā lomā ir pati lelle, ja, un tad aktieru meistarība ir kā tu to lelli tur dancināt, lai tas būtu skatām, lai tas būtu interesanti. Un jūs jau brīnišķīgi jau izvēlaties, tad es aicinātu katru tiešām izmantot iespēju, pielaikot sev šo te aktieru karjeru. Tā, un Evita, tu man pastāsti, cik mēs šodien kopā esam, lai es zinātu, cik saskaitāmiem man tur jāsanāk ir. 26, ja visi nobalsos. Es aicinu visus nobalsot, tā, tūlīt mēģināšu ātri paskaitīt. Tā tad jābūt ļoti tuvu jau rezultātam. Es neredzu kopā, cik... 22 ir nobalsojuši ļoti labi, es vēl 2 gaidu tad. Interesanti, tas ir ar mani un tevi kopā, Evita, tad tev arī jābalso. Nē, tas bija bez manis, bet pēc manas matemātikas mums sanāk 10. Jā. Redz, paskatieties, starp jums šobrīd izvirzās vadībā kino aktieri, cik interesanti. Nākamajiem mums ir improvizācijas teātra aktieri, ja? Un tad būtiski mazāk ir, kas izvēlētos drāmas teātra aktieru karjeru, ja? Un leļu teātra aktieru arī. Pāris dalībnieki izvēlētos leļu teātra aktieru karjeru. Un tas nākamais, ko es jums lūkšu, tā, man nestrādā poga pa labi, mēģināsim tūlīt. Paga, enter. Nē, kā reku, tu esi pazūtie rīki. Tagad jūsu acu priekšā vajadzētu būt jaunam jautājumam. Tagad apdomājiet, kāpēc šī, tā, ko jūs izvēlēties, kāpēc tā ir labākā aktieru karjera? Kāpēc šis ir labākais virziens, kurā veidot savu aktieru karjeru? Un es arī priecāšos, ja katrs no jums apdomās un ierakstīs, kāpēc šitā ir labākā karjera aktierim? Un gaidīsim jūsu atbildes. Aha. Pirmās atbildes nāk iekšā. Es te bišķi palasīšu, lai mēs tātad iespēja spēlēt galveno lomu. Gatavs scenārijs. Reku citiem atkal improvizācija, pielāgoties visādām situācijām. Daudzpusīga karjera ar kino aktierim. Var iejusties citu cilvēku ādā. Super. Var justies brīva, man ir izvēle. Ne cik svarīgi. Aha. Improvizācijas aktieris vingrina dažādām dzīves situācijām. Jā, tātad es kļūstu spējīgāks, es varētu visādās situācijās nospēlēt. Dažādība ir interesanta. Pats var uzrakstīt scenāriju. Aha, superīgi. Lomu daudzveidība. Paskaties, cik daudz un dažādi aspekti, kas jums ir svarīgi, vai ne? Kā aktieriem. Iespēja atkārtot. Jā, tātad, te kaut kur sadzird perfekcionisma, kā saka, noti, ja? Tātad es varu uzlabot, ja? Ja man kaut kas nesanāk ar pirmo, es varu uzlabot ar 2., 3., 5. reizi. Atlasīt labāko kadru. Pasaules slavu, cik skaisti. Labi.
Var iejusties lomā, bet skatītāji redz lēli. Nu, redz, kā akal. Paskaties, cik interesanti. Te ir iespēja iegūt pasaules slavu, un te ir ieguvums, ka mani paši var nemaz neredzēt. Vai ne? Redz, cik dažādi. Tā, nu, cik mums atbildes ir 17? Nu, es no visiem gribētu sagaidīt kādu komentāru. Nu, kāpēc šī karjeras izvēle ir pat labākā? Klasiskas dairadas, nu tas droši vien būs tam teātri. Nu, kaut gan arī filmas uzņem kaut ko pa klasiku, bet, nu, teātrī, protams, vairāk ir klasikas darba. Labi, tātad kaut kāda tāda vērtība lielāka mākslinieckā un kultūras, ja tātad klasika. Var runāt savu tekstu, ko izdomā pats. Jā, superīgi. Kino aktieru darbā grūtāk izgāzties. Jā, kā, redzi? Aha, viss nav jāatcerās vienā dienā. Super. Improvizācijā var improvizēt, labi. Esmu dizaina grafikus, animētus tēlus, caur tēlu izteikt apkārtējo nu redz, ka te vēl būtu iespējams animācija kā karjeru, aktieru karjeru, ne? Vai es tā varbūt nesapratu pareizi animētus tēlus veidot. Ok, nu cik mums ir 20, jā? Nu, tie, kas vēl nav uzrakstījuši, tie lūdzu pabeidz, bet tas mans jautājums šobrīd jums būs. Un es arī lūkšu jūsu komentārus čatā. Nu, tagad paskatieties, kas ir tas iegūms, ko jūs ieraudzījāt aktieru karjerai, un apdomājiet, nu, kā tas iet kopā ar to, kas man pašam ir svarīgi manā profesionālajā dzīvē. Un es ceru, ka jūs atceraties, ko jūs ierakstījāt. Bet laikam, man te bišķi aizbrauc uz augšu, es bišķi paskrolēšu, vai jūs redzat? To, ko jūs piefiksējāt, kas jums ir kā aktieru karjerai bija šī priekšrocība. Un es arī īstenībā atvēršu stūrītī čatiņu, jo man ļoti interesē, kā tas ir saistīts. Tā es jau redzu, Irēna ir atbildējusi ar vērtībām, tātad, ja es pareizi saprotu uz šo jautājumu, ja? Tātad vērtības ir līdzīgas. Nu, padomājiet citi. Kā tas, kas jums lika izvēlēties šī konkrētā aktieru karjeru, kāds iet kopā ar to, kas jums ir svarīgi savā darba izvēlēs, karjeras izvēlēs? Nu, bet tā. Iespējami pašam noteikt, ko darīt. Jā, noteikti. Es nezinu, kur es to skatu. Ir dažādība, nav rutīna. Redz kā? Nav rutīna, jā. Nu, pamēģināt priekš sevis vēl paformulēt. Kā tas būt noderīgam? Redz kā? Vadošā amatā lomā, super. Dinamika, nav rutīna. Redz, parādās atkal, ka rutīna nav. Dažādība, nepatīk rutīna, komunikācija, būt novērtētam, derīgam, jā. Ideju ģenerēšana, dažādība, radošas izpausmes, strādāt bez rutīnas. Saskana ar komforta zonu un vienlaicīgi dod iespēju izaicinājumiem. Nu, tas ir win-win, jā. Ir forši un droši, bet arī ir izaicinājums, jā. Nu, rekā. Un rekā ir. Un te atkal tā atbild uz to jūsu jautājumu, vai manu jautājumu, pareizāk sakot. Nu, vai ir tāda viena vislabākā karjera visiem? Nu, nekā nav. Paskatieties, cik dažādas lietas jums ir svarīgas, ja? Kur ir svarīgi pašam vadīt procesus, ja? Būt komforta zonijā, bet vienlaicīgi ar bišķi iespēju izaicinājumiem, ja? Rutīna, ka nav, radoša izpausme, ideju ģenerēšana, dažādība, ja? Te, kam bija atkal negribās rutīņu, gribās apstākļu maiņu, novērtētam no malas, ja? Nu, redz kā, nu, te ir tas āķis, ja? Nu, nav jau tādas vienas labākās karjeras, ir karjera, kas man, kā saka, ir piemērot manai personībai, kas atbalsta to, kas man ir svarīgi, kas man ļauj īstenot savas vajadzības, ja? Tā kā te ir vesela virkne apsvērumu, kas jāsaka būs ļoti individuāli un ļoti jūsu personībā bāzēti. Ja? Līdz ar to, nu, ja jautā, nu, kas tad ir šobrīd tā labākā karjera, kas ir labākais amats, kas ir labāk, nu nav. Un kas ir interesanti, kas kādam no jums būs jūsu sapņu darbs, kāds teiks, ak, Dievs, krusts priekšā, ķipokus, ja, nekad un nemūžam. Ja? Tā kā un te atkal ir stāsts, ka nav jau tas, ka viens, nu, ka kāds ir stulbs vai kā viņš tā var domāt, ka šī tā ir labākā karjera. Ja? Bet, piemēram, ja kādam no jums, teiksim, te bija ziņa par to, ka, nu, paskatīsimies, tu man pasaka, Evita, ka nolaic komentāru, mums tas ir kā aiztaisīt. Nu, redz, ja kādam no jums ir svarīgi būt uzmanības lokā,
gūtu panākumus un viss, tad tas, kurš izvēlējās droši vien to lomu Leļu teātrī, teiks, ak, Dievs, ja man būs jābūt tur uzmanības pašā priekšā, ja, starmešos, nu, vienkārši, nu, nespīdziniet mani, ja, tas nav absolūti man, ja. Tā kā tā ziņa, ko es jums gribēju tev šo parādīt, ka nav jau tādas vienas labākās karjeras, un ka tā karjeras izvēle ir ļoti, ļoti balstīta jūsu pašu personībā, jūsu pašu tātad vērtībās, vajadzībās, personības iezīmēs un tā tālāk. Tā, es lieku apakaļ ekrānu, tā Evita atnāca atpakaļ mums skatuve. Jā, visi forši. Forši, ejam uz priekšu. Tā, un es atgādinu par to iespēju uzdot jautājumus, ja jums rodās jautājumi, vai precīzāk metat čatā, vai pēc tam, vai mēs varam izrunāt. Labi, ejam uz priekšu. Tātad, nu ķersimies pie praktiskām lietām, vai ne? Kas tad ir tās taktikas, kas var palīdzēt jūsu karjeras izvēlēs? Un es šodien piedāvāšu 3 taktikas, ja? Un man jāapbēdina uzreiz tie, kas grib dzirdēt ļoti konkrētas atbildes, ja? Jo kā mēs tikko konstatējām, ka karjera ir ļoti saistīta ar jūsu pašu personīgajām vēlmēm, personīgajām vajadzībām, personības iezīmēm, nu tādiem, kas jums ir svarīgi, vērtībām. Tas nozīmē, ka īstenībā neviens no malas, pat cilvēks, kurš ir ļoti pieredzējis karjeras atbalstā, nevar pateikt, kas jums ir vislabākais. Tātad, ko tas nozīmē, ka mums jāgriež tas skats ir uz sevi un jāsaprot, nu, ko tad es pats par sevi zinu, ko es pats protu, ko es varu, kas man ir svarīgi. Un tad pirmā taktika, caur kuru, kas ir šī taktika, lai varētu izveidot tiešām priekš sevis gandarījumu sniedzošu, lielisku karjeru, pirmais pats pamatiņš ir tiešām pazīt sevi. Es tūlīt arī pastāstīšu, kas ir tie veidi, kā sevi var iepazīt, jo stāsts jau ir par to, ja man pašam nav ne jausmas, kas man patīk, kas man padodas, kas man dara vairāk vai mazāk. Nu, īstenībā man ir ļoti grūti saprast, kas man varētu būt laba karjera. Man jo atkal, kā mēs tikko runājam, tas ir ļoti, ļoti saistīts ar manām personības vajadzībām, ar manu pašu personību. Un tūlīt es pastāstīšu precīzāk par to sevis iepazīšanu. Otrā lieta ir pieņemt sevi. Ja? Jo jāsaka tā, ka vispār tāda, nu es tā varbūt izteikšos šobrīd tā tieši tāda pēcpadomjas paudze dzīvo ar domu, ka ar viņiem kaut kas reāli nav kārtībā. Tātad es tāds, kā es esmu, nevienam nedaru, ja? Nevienam tādu nevajag, un tāpēc es izdomāju, kādam man būtu jābūt, ko meklē darbdevēji, es mēģinu iemācīties no galvas, kas man ir jāsaka intervijā, jo tas jau kāds es esmu, tas jau nevienam nav vajadzīgs. Un es, protams, bišķiņu pārspīlēju, ja, lai jums šo piemēru iedotu, bet redz arī domājot par to, tām savām karjeras izvēlēm. Ja es kaut kādā brīdī saprotu, ka es pats sevi nepieņemu, ka es uzskatu, ka tāds, kā es esmu, es nevienam nedaru, un es no sevis uztaisu nezinu ko, ir ļoti liela iespēja nokļūt vidē, kurā, kā saka, kurā es pavisam nevaru, nu, kas man nav absolūti piemērot. Ja? Jo, ja es, piemēram, nepazīstu sevi, un es nezinu, vai es nepieņemu to, piemēram, nu, es pati par sevi varu teikt, nu, es neesmu visstrukturētākais cilvēks, es neesmu visorganizētākais cilvēks, un arī, nezinu, tur ar skaitļiem, un tas ir ļoti, ļoti grūti. Un, piemēram, es 10 gadus, vairāk kā 10 gadus nostrādāju bankā, ja? Un tad, ko es vienā brīdī konstatēju, ka man ir milzīgs sajūta, ka tūlīt visi atmaskos, ka es neesmu banķieris un ka es neesmu tik precīzi kā šitie vispārējie. Ja? Un atkal stāsts ir par to, ka es biju izdomājusi, ka šajā vidē jau visiem ir jābūt tādiem. Ja? Un atkal tie bija gadi un tā bija pieredze, kad es sapratu, bet pagaidi, tie banķieri, viņi ir spēcīgi vienās lietās, viņi ir spēcīgi skaitļos, viņi ir spēcīgi aprēķinos, viņi ir spēcīgi pārdošanā un vēl kaut kā. Bet ļoti daudz no viņiem vispār īsti sevi kā cilvēks nepazīst. Ja? Ar savām emocijām ir ļoti, ļoti tālu no tā, kas patiesībā notiek. Ja? Kur es saprotu, ka es ar savu haotisko vai, pareizāk sakot, ar savu to citu dabu, es varu būt ļoti, ļoti noderīgs atbalsts. Jo es varu iedot kaut ko, kas viņiem pašiem nav. Līdz ar to es teiktu, ka atkal stāsts par to ir, ka vai es pieņemu ne tikai to, kas man ir stiprs, ja? Ko es ieraugu, ja? Bet vai es pieņemu arī to, kas ir manas tās saucamās, personības iezīmes, varbūt, ko es pats uzskatu, ka tas nav tādas visforšākās, ja? Un varbūt es arī darbdevējiem pārunās nestāstu, ka es neesmu tāda superorganizēta, ja? Visdrīzāk es nestāstu, ja?
Bet es stāstu par to, ka ja mēs saprotam, kāda mēs esam, un mēs saprotam, bet es kaut kādu iemeslu dēļ šīs pasaules esmu tāds, kā es esmu, un ja es pieņemu, labi, es neesmu visprecīzākais, es neesmu visorganizētākais, man ļoti ir jāpiepūs, lai es tikšanos ierastos laikā, ja? Ja es to saprotu un pieņemu, ja? Es arī tās izvēles var izdarīt tādas, kur no manis neprasīs tādu, nezinu, absolūtu precizitāti vai ļoti, spēju strādāt ar skaitļiem tādā dziļumā un ļoti precīzi un ļoti ilgstoši un darīt rutinētu darbu, ja? Saprotu, tas nav man, un es to esmu pieņēmusi, ja? Līdz ar to manas izvēles automātiski atkrīt no kaut kādām lietām. Un trešā lieta ir būt godīgam pret sevi, un ko tas īsti nozīmē? Un bieži vien arī, kad es strādāju ar klientiem, man ir tāds jautājums, vai tas ir tavs mērķis, vai tas ir kāda cita mērķis, ja? Jo arī jāsaka tā, ka sekojot līdzi gan Instagramā, gan Facebookā visādiem cilvēkiem, LinkedInā skatoties, ko kurš mācās, ko kurš ir sasniedzis, ja? Ir tāda sajūta, ka, kā man tā, visi kaut ko dara, man arī vajag tur tādu mērķi, man tad arī visi mācās LinkedInā, es arī mācos LinkedInā, ja visi tur tagad datu analītika mācās, es arī mācos datu, un nav nekas pret datu analītiku, ja? Bet stāsts par to, vai tas ir tas, ko es gribu, vai es domāju, ka man tā ir jādara, jo tā dara vairums, ja? Tā kā tas tāds filosofisks ieskats, bet es saku, viss sākas ar sevi. Neviens no malas neatnāks, šitā nenoskanēs un pateikt, tev jākļūst ir par UX designeru. Tā tas nenotiek, ja? Mums pašiem sevi ir jāpazīst, ja? Lai saprastu, vai man šāda veida darbs vispār dara, ja? Un ejam uz priekšu, kas tad ir tie veidi, kā sevi iepazīt un pieņemt? Un pavisam īsi, un te nošana nav nekāda augstā matemātika, jāsaka, jebkāda veida komunikācija, jaunas situācijas, jaunas pieredzes, jūsu hobiji, jūsu intereses, tas viss ir veids, kā sevi iepazīt labāk. Ja? Otrs, protams, ir pašanalīze, ja? Kas vispār piefiksēja, kāds es esmu, ko es daru, kā tas, ko es saku, kā es daru, kā tas atsaucās uz citiem. Ja? Tie, kas varbūt ir ar vadītāju pieredzi vai vadītājiem ļoti māca reflektēt par to, ko viņi saka, ko viņi dara, kā tas, ko viņi darīja, kā tas atsaucās uz citiem cilvēkiem. Ja? Jo tikai tad, kad es spēju novērot sevi un novērot, kā tas atsaucās uz citiem, es par sevi kaut ko varu saprast. Protams, arī visāda veida metodikas un rīks, tā skaitā testi un coachings un terapija un astroloģija, un kā vien gribat tā sevi pētat, ja? Bet es teiktu, neatkarīgi no tā, kādu rīku jūs izvēlaties, ja jūs piekļūstat vairāk zināšanām par sevi, par to, kas jums dara, kas jums patīk, kas ir tas, kas dara, kas nedara, kas jūs ceļ enerģiju, kas jūs gremdē, ja? Jo jūs arī savas karjeras izvēles varēsiet izdarīt apzinātāk, droši vien būtu tas vārds. Ja? Ja kādam ir kādi komentāri par šo vai ko metat, bet tad, Evita, tu sako līdzi, ja? Jo es tad iešu tālāk. Ir jau viens jautājums par to, vai intervijās var būt tik godīgs un atklāt savas tās vājās puses. Tas ir taktikas jautājums, ja? Jo es teikšu tā, ka īsa atbildu šo. Intervija ir par divu pušu savstarpēju sadarību. Ja? Tātad, vai es kā darbinieks gribētu šeit strādāt, un vai es kā darbdevējs gribētu šo darbinieku savā komandā. Ja? Līdz ar to, es varbūt salīdzināšu ar randiņu laiku, ja? Mums arī ejot uz pirmajiem randiņiem, es tā tagad, vienkārši metafors, varbūt vieglāk saprast. Mēs arī gribam izskatīties labāk, nekā mēs esam. Ja? Bet, jāsaka, ja mērķis ir laulība, ja? Tad droši vien šitā būs taktika, kas, nestrādās. Ja? Tomēr ir vērts to otru cilvēku iepazīt un saprast, kāds viņš ir patiesībā. Ja? Es teiktu, paši, protams, sekojat līdzi un sev tādas zemūdenes, ja baigos tādus, es teiktu tā, viena lieta gan, ko es teiktu, intervija nav vieta visām pašatklāsmēm un tādai intervija nav vieta, kur sevi kritizēt, kur sevi tā dziļi, tā nav terapija. Ja? Tā kā intervijā mēs, protams, ejam ar mērķi saprast, vai mums ar to otru pusi būtu pa ceļām, ja, ar to sadarbības, ar to uzņēmumu pusi. Līdz ar to es teiktu, jo jūs būsiet paši sev tā kā sakabē ar sevi un vārds autentiski šitam nāk prātā. Jo jūs būsiet patiesāki, jo lielāka iespēja, ka tas mečs būs pa īstam, ka tas nebūs tāds, ka jūs ļoti, ļoti sevi, ļoti bijāt citādāks un uzņēmumu pusē ļoti, ļoti bija citādāks, ja, un tad jūs satiekaties darbā, kad bāc auzas ir, negribas ar šito pusi strādāt, ja. Tā kā es teiktu, ka te droši vien ir patiesība kaut kur pa vidu,
Protams, ka intervija ir pārdošanas process, un mēs gribam pirkt to, kas rada uzticamību, jā, līdz ar to arī uzņēmumu pērk cilvēku kompetences un mēģina saprast, vai es uzticos šim cilvēkam, vai es varētu uzticēties šim cilvēkam, lai laistu viņu savā komandā, ja? Kur atkal no vienas puses ir vērts tomēr maksimāli būt tādam, kā jūs esat. No otras puses, protams, teiktu visas tādas savas lielākos pārdzīvojumus, savas lielākās kļūdas, droši vien šitā nebūs tā vide, kur, tā kā šķetināt, ja? Tā kā es teiktu tā, mēs atceramies, ka tā ir pārdošana, ja? Pārums ir pārdošanas process. Tā, iesim uz priekšu, un tad droši vien pie jautājumiem, ja par šito būs vēl kaut kas, tad droši vien rakstat vēl. Otra taktika, ar ko es šodien padalīšos, īstenībā nāk no viena pasaules klases pētnieka, publiskā runātāja un tā tālāk, Dave Crenshaw, kurš ir tādā karjeras vadības tēmā ilgstoši, un es no viņa daudz mācījusies, un tas, ko viņš savas pieredzes gaitā, strādājot ar pasaules Fortune 500, jeb 500 bagātāko uzņēmumu vadību, darbiniekiem un uzņēmējiem, pasaules klases sportistiem un tā tālāk, gadu gaitā strādājot, tas, ko viņš atzina, un kas bija tā viņa atziņa, ka pasaules izcilākie cilvēki savā jomā visvairāk laika, visvairāk enerģijas un resursu neapzināti vai apzināti bija ieguldījuši tieši savos talantos. Tātad šeit izvirzās talants kā saka, aspekts, kā gūt panākums karjerā. Un tūlīt es pastāstīšu precīzāk, ko viņš ar to domāja. Tātad, no kā tad veidojas talants? Un tagad es jums izstāstīšu cauri, bet es jūs aicinu šito slaidiņu vai nofotografēt, ja? Vai šos jautājumus sev piefiksēt, vai varbūt uzreiz arī piefiksēt, kas jums nāk prātā zem šiem aspektiem. Ja? Mēs pie šī nepakavēsimies ilgi, bet lai jums ir ieskats arī, kā varētu no šī tikt līdz saviem talantiem. Ja? Un tātad, kāpēc Dave Crenshaw veidojas talants? Tātad talants sastāv no 3 komponentēm. Pirmo no tām veido jūsu no dabiski dotās rakstura iezīmes, pazīmes, kaut kas, kas ir unikāls tieši jums, ar ko jūs esat piedzimuši, un tas jums ir bijis klātesošs no pirmās dienas. Ja? Tātad tas ir visas tās, teiksim, kas te var palīdzēt par jautājumiem, lai saprastu, kas tad ir tās manas dabas dotās raksturīgās pazīmes. Te var palīdzēt jautājumi. Ko tu par sevi vienmēr esi zinājis? Tu vienmēr zināji, ka tu esi tāds un tāds. Par mani, piemēram, es vienmēr biju pļāpīga, no pirmās dienas. Ja? Tātad, kas tev vienmēr ir padavies nedaudz labāk par citiem? Ja? Neatkarīgi no tā, vai es tajā ieguldīju liels pūles vai nē, šitais man nāk viegli. Šitais man padodas gandrīz tā kā, bez piepūles. Kādas īpašības man vienmēr ir piemitušas? Cik es sevi atceros, kas vienmēr ir bijis man klātesošs? Kā man līdzcilvēki par man vienmēr ir, kā saka, runājuši? Ja? Kas ir tas, kas man ir ļoti, ļoti raksturīgi? Tā ir tā pirmā komponente. Otrā komponente, no kā veidojas talanti, ir mūsu aizraušanās, mūsu intereses, mūsu hobiji. Un kas ir šeit? Tātad, domājot par to, kas priekš manis varētu tas būt, tātad šeit var noderēt tādi jautājumi. Kas ir tās lietas, ko man ļoti, ļoti patīk darīt? Un principā es par to varētu neprasīt vispār naudu, bet es to varētu darīt visu dienu. Visu dienu es varētu darīt kaut ko, un es pat par to varētu neprasīt nevienam naudu. Ja? Ko darot, man pilnīgi pazūd laika sajūta. Es piesēžos pie kaut kā un vispār aizskrien N stundas, un es pat nepamanīju, ka viņas aizgāja. Ja? Tas arī varētu ļaut nonākt līdz sajūtām. Kas tad ir tās manas patiesās aizraušanās, patiesās intereses? Un tagad arī, ka jūs klausaties, es aicinu sev pašiem piefiksēt savos pierakstos gan šos jautājumus, gan varbūt jau pirmās idejas, kas nāk prātā. Kas tas priekš jums varētu būt? Ja? Pamēģiniet stabiņos uzskaitīt. Vēl var padomāt par to, ko darot man enerģija nāk klāt, nevis iet prom. Ja? Es varu atnākt mājās noguris, bet ja es šito darīšu visu dienu, es tāpat esmu tā kā, tāds uzpildīts, ja, ar enerģiju. Tas ir par šīm aizraušanām. Un trešais aspekts ir dzīves laikā uzkrātās prasmes, iemaņas, jūsu pieredze. Tātad tas ir stāsts par to, ko tad jūs esat apzināti attīstījuši, vai apzināti vai neapzināti. Ko jūs dzīves laikā esat stiprinājuši sevī visvairāk? Kas ir bijis tās jomas, kur jūs tās savas prasmes visvairāk esat kaldinājuši? Ja? Kuros jautājumos cilvēki pie jums nāk pēc padoma? Kas ir tā jūsu, tās kompetences, uz ko jūs paši ļoti paļaujaties? Ja? Jūs zināt, ka,
lai nu par ko, bet šitajā lietā es tiešām zinu, ko es zinu. Ja? Un pamēģiniet priekš sevis arī piefiksēt, nu kas tad ir tās prasmes, ko jūs esat apzināti vai neapzināti stiprinājuši visvairāk, kur jūs esat viszinošākie, tādi, jā, kā jūs pateikt, kas jūs ir tādas jūsu stiprās prasmes, jūsu stiprās kompetences. Nu, tad, kad jums veidosies 3 stabiņi no šiem te aspektiem, ja, tad tas, kā izsacināt par talantiem, ir tā, ka es aicināšu jūs skatīties cauri visām 3 ailītēm, ja, kurās, piemēram, mums būs stabiņš par dabas dotām pazīmēm, stabiņš ar aizraušanām, stabiņš ar dzīves laikā uzkrātajām prasmēm. Un talanti parasti ir tie aspekti, kas kaut kur vijās cauri visām 3 stabiņiem. Nu, es pastāstīšu praktisku piemēru, kas jums varētu palīdzēt. Par mani runājot. Kā es teicu, es mīlu cilvēkus, no pirmās dienas es komunicēju ar visiem, visās valodās, pat nesaprotot tās valodas, ja? Un tad komunikācija ar cilvēkiem man padodas absolūti viegli. Es esmu tipisks ekstraverts, jebkurā auditorijā atradīšu cilvēkus, ar ko runāt, vai smalltalkot, vai vēl kaut ko, tā nav problēma. Tāpat man aizraušanās ir, kā es teicu, cilvēki. Es vienmēr lasu intervijas nezinu, man ļoti patīk biogrāfijas. Man ļoti patīk intervijas ar visādiem cilvēkiem. Ja? Klausos podkastus tā kā konču sēdot. Ja? Tātad tā interese ir par to, kā saka, saprast un izpētīt cilvēku. Un tā kā es jau minēju iepriekš, es esmu savā darba mūžā novadījusi 11,000 pārunu, ja? Klausoties ļoti, ļoti daudz cilvēku dzīves un darba stāstus. Ja? Līdz ar to tā komponente, kas te iet cauri, ir šī te komunikācija, ja? Vai šī te, kā saka, cilvēka izziņa, vai es teiktu tā ir komunikācija. Tad tas, ko es varētu secināt, tad tas talants, kas tur visur iet cauri, ir šis. Ja? Un tāpēc šito es aicinu jums paņemt līdzi un papētīt, kas tad varētu būt tie talanti, ko jūs no šī uzdevuma varētu izsecināt. Šodien mēs pie šī vairs nekavēsimies. Ja kādam interesē, tad Dave Crenshaw ir gan LinkedIn profils, un lapa viņam ir, un visādi kādi avoti, un droši vien arī podcasts un YouTube un viss kaut kas, tā kā kam interesē šo var papētīt precīzāk, bet es teiktu tā, ka tā pamata atziņa būtu tāda. Ja izpētes rezultātā jūs ieraudzītu konkrētus talantus, tad šī teorija pasaka to, ka investējot tieši šajā talantā, ja, vai saprotot, kā es viņu varu likt lietā visvairāk, tas būtu ātrākais ceļš pie panākumiem. Īsākais ceļš pie panākumiem. Ja? Nu, protams, ka šis ir teorijas, kas saka, ka šodien ar talantu vairs nepietiek. Darba tirgus mainās, dzīve mainās, mēs par to tūlīt arī runāsim, ja? Bet tāpat laikā tā doma ir tāda, vai tu pastāvīgi velc klāt. Un, protams, ka dzīves laikā mums ir jāmācās jaunas prasmes, ir kaut kādas savas attīstības lietas jārisina, ja? Tāpat saskarsmē, komunikācijā un vēl kaut kā. Tāpat laikā, tā kā šī teorija saka tā, ja tu tomēr fokusēsies nevis uz visu citu, bet uz to, kas tev padara unikālu, kas ir tavs talants, tu būsi virs vidējās starp citiem. Ja? Nevis tu būsi viduvējs tajās jomās kā citi. Investējot savā talantā, tu vari gūt vislielākos panākumus. Tā ir tā atziņa no šīs taktikas. Un trešā taktika, tātad ir darba tirgū pieprasītākās prasmes. Tātad trešais veids, kā es varu pieiet savas karjeras izveidē, ir skatīties, kas ir nepieciešams darba tirgū un startēt tieši tur, kur vajag visvairāk. Un šodien es padalīšos ar šī te paša Pasaules ekonomikas fóruma vairākiem šī te pētījuma atziņām, kas arī tiem, kas šobrīd vēl ir tādas izvēles veikšanas posmā, kas varbūt par sevi kaut ko ir sapratuši, bet tomēr nav līdz galam skaidrs, uz kuru pusi. Es domāju, šitais arī iedos kaut kādus tādus, iedos kaut kādu hintu, nezinu, kāds latviski ir, iedos kaut kādu, tādu sapratni, kā varētu virzīties gudrāk uz priekšu. Un sākšu ar to, un es pieļauju, ka kāds no jums šito droši vien ir redzējis, dzirdējis, un šie te pētījumi īstenībā arī apkopotā veidā šis te Pasaules ekonomikas fóruma pētījuma rezultāti ir YouTube pieejami 45 minūšu garā rullītī, tā kā, kam ir interesi, var arī tādā veidā, un, protams, Google ir atrodams šī te reporta visas 80 lapas, ja? Tā kā, kam ir interesi, droši šo var pētīt arī pasāk. Taču, sāksim ar to šodienas pieprasītākās prasmes. Es domāju, ka daudziem jums nebūs nekāda ļoti lielā, kā saka, tāda pārsteiguma, ja? Bet šobrīd pasaulē un darba tirgu pieprasītākas ir kognitīvās prasmes, ja? Kā analītiskā domāšana, radošums, un tad ir vesela virkne šīs te pašvadības prasmes, ja? Tad spēja būt noturīgam pret stresu, būt pašmotivētam,
Tātad pašam apzināties, ko es daru, kā es organizēju darbu, un, protams, arī zinātkāri un gatavība pastāvīgi mācīties. Ja? Tā kā es domāju, ka šitais jums, un, protams, arī tehnoloģiskā pratība, ja? Un pārējās lietas, bet, nu, tad top, kā jūs redzat, topā izvirzās īstenībā soft lietas. Ne? Šīs ir soft prasmes. Ejam uz priekšu. Tātad, kas tiek prognozēts, kas būs tās prasmes, kuru pieprasījums pēc kurām visvairāk pieaugs tuvākajos 5 gados? Un kā jūs te redzat, tad īstenībā augšpusē tāpat paliek gan radošums, gan analītiskā domāšana. Tehnoloģiskās prasmes paskaties izvirzījās top 3, tā kā tie visi, kas ir aktīvi savu digitālo un tehnisko prašu attīstībā, jūs esat pareizā virzienā. Un šeit, protams, starp top 10 prasmēm parādās arī gan sistēmiskā domāšana, gan mākslīgais intelekts, lielie dati un citas svarīgas lietas. Iesim vēl uz priekšu. Kāpēc man pazuda būtiņa? Labi. Tālāk. Te špīkers tiem, kas mēģina saprast, kā nenošaut garām. Ja? Un tātad, protams, ka ir dažādi leņķi, kā šīs te lomas tiek skatīts, bet es teiktu, šeit es ieliku, kas šobrīd ir visvairāk pieaugošās, visātrāk, vislielākais, tad tiek prognozēts, ka līdz 2027. gadam vislielākais pieprasījums būs šajās jomās, un kā jūs redzat, gandrīz visur tās ir tehniskās lomas, ja, IT saistītas jomas, un es teiktu, vēl svarīgāk varbūt ir ieraudzīt to, kas ir tās jomas, kas visvairāk samazināsies. Ja? Un kā jūs redzat, tātad banku klerki, pasta darbinieki, kasieri, datu ievadas speciālisti, administratīvās sekretārs, kaut kādu, nu, kā saka, materiālu uzturēšana, ja? Accountings ir tad grāmatvedība, algu grāmatvedība. Un jūs redzat arī statistikas un finanšu, teiksim, klerki, kas līdz šim ļoti daudz ko ir darījuši manuāli, ja? Ja tā kā čikinot, kā es saku, Excelī, ja? Nu, tad jāsaka tā, ka vienkāršākā darba veicēji, rutinātākā, monotonākā darba veicēji ir pirmie, kas tā kā, kuru procesu automatizēšanas rezultātā, tātad, nu, kuru pieprasījums pēc kuriem būtiski kritīsies. Tā kā tad, kad man klients kāds saka, man laikam ir jāiet mācīties grāmatvedību, un es nesaku, ka grāmatvedība ir kaut kas slikts, es vienmēr parādu datus, un es pasaku, klausies, šis ir starp top 10, kas ies uz norietu. Protams, ka būs vajadzīgi grāmatveži, arī uzņēmējiem būs vajadzīgi, bet atkal ir jautājums, cik grāmatvedības sistēmas ir jāievieš, lai no grāmatveža var atteikties pilnībā. Ja? Un varbūt, protams, ka no grāmatveža, galvenā grāmatveža vai no tāda ļoti eksperta grāmatveža, kuram ir liela pievienotā vērtība, tur nevarēs atteikties, ja? Bet iespējams no vienkāršākā līmeņa darbiem, ko viņš tagad smuki darīs sistēma, ja? No tiem gan. Līdz ar to es teiktu, tad viena taktika, kā vadīties, domājot, ko īsti darīt, ir skatīties līdz šīm darba tirgus tendencēm. Un tas nenozīmē, ka mums visiem ir jākļūst par mākslīgā intelekta lietpratējiem, ja? Bet te ir vienkārši vērts ieraudzīt, kas tirgu būs pieprasīts visvairāk, un tas arī var palīdzēt izdarīt kaut kādas izvēles. Nu, lūk, un tad iešu pie sadaļas pie darba devējiem. Un īstenībā man laikam jāsāk galvā, jo es skatos, ka laiks sāk iet uz beigām. Labi, es būšu Raita. Tātad, kas tad ir tas, ko sagaida šodien darba devēji? Un es pie šitā ļoti nekavēšos, jo daudz ko no tā jūs redzējāt jau iepriekšējos slaidos, bet, kā jūs saprotat, protams, ka zināšanas, saucamās hard skills, ir zināšanas un prasmes, un arī tehniskās prasmes, kā jūs redzat, viņas būs vajadzīgas. Bet šobrīd arī, ja mēs skatāmies pārunu un atlases procesā, daudz vairāk vērtē to, vai tad viens ir zināšanu aspekts, ja, bet zināšanas mēs zinām, ka var apgūt. Ja, bet otrs ir šī te personības sadaļa, šīs te attieksmes, šīs te soft lietas, kuras jāsaka mainīt tik viegli un nemaz nav. Un tāpēc šobrīd pat atlases procesā lielāks uzsvars tiek likts uz to, vai cilvēkam ir tāda atvērta izaugsmes domāšana. Ja, vai cilvēks visur redz problēmas, vai redz, ka viņš īstenībā nezina un nemāk, ja, vai viņš pieiet ar tādu domāšanu, ka īstenībā atkarībā no tā, kas man interesēs, visu var apgūt. Tāpat šī emocionālā inteliģence, ja, kas ir tāda spēja vadīt savas emocijas, saimnieka pieejas, viņas ir tāds ownerships, respektīvi nevis, ka man boss nepateica, ka man šitais ir jāizdara, ja, bet ja es daru savu darbu, tad es arī skatos to lauku, un kas man būtu jāredz un kas man būtu jāzina. Tāpat vesela virkne tādas aspekti, kā tāda aktīva pieeja dzīvei, proaktivitāte, spēja sadarboties, strādāt spēja augstas neskaidrības apstākļos. Ja? Un līdz ar to
Ko tas nozīmē priekš atlases procesa? Darba devēji daudz lielāku uzsvaru liek uz personības izpēti, daudz lielāku uzsvaru liek uz pārunām. Man ir bijuši arī klienti, kas saka, bāc, man ir 5 kārtas, ja, un liekas, ka tas ir vienkārši kaut kāds murgs. Ja. Tāpat laikā, redz, te ir arī tā vēlme tomēr to cilvēku sajust un izvērtēt un ieraudzīt arī no tās personības, no tās attieksmes puses. Ja. Tā kā šīs būtu tās prasmes, ko visdrīzāk pārunu procesā tādā vai citādā veidā skatīsies, kā ir. Lūk, tad iesim tālāk. Un kas tad ir tās kļūdas, ko darba meklētāji pieļauj bieži pārunu procesā? Ja? Un tātad tas, ko es no savas pieredzes varētu izcelt, ka šie ir tādi flagmaņi, tad jāsaka tā, ka, un jāsaka atkal, tie, kas ir tādi darba meklētāji, un kam ir kaut kādu laiku neiet un netiek, un ir atteikums, un ir kārtējais atteikums, un ir atkal ziņa, ka es paliku 2. vai 3. aiz strīpas, ja? Protams, mums kā cilvēkiem personīgi tas ir ļoti, ļoti nepatīkami, un tas arī ir ļoti, arī mūsu pašapziņai varētu būt, kā saka, izaicinājums, ja? Tāpat laikā, un bieži vien cilvēki saka, jā, bet viņi jau droši, es jau nezinu, ko viņi meklē, viņi jau varbūt nezinu, es pa vecu esmu, pa jaunu esmu, vēl kaut kas, un jāsaka, bieži vien, es tagad sāku no atpakaļ, mēs ieņemam tādu upuru lomu, ja, tie sliktie viņi, un ko tad es, ja, bet es varbūt teikšu, iepratīm tam, ka cilvēkam tiešām, kad no uzņēmuma puses tiešām ir kaut kāda, teiksim, tur, bieži vien tie iemesli ir pavisam citi, nekā mēs paši domājam, kāpēc mēs tos darbus nedabūjam. Ja? Un es teiktu, populārākie, ko es noteikti varētu minēt. Pirmkārt, bieži vien cilvēki nav īsti skaidrs, kāpēc cilvēks vispār ir šeit, kāpēc viņš darbu grib tieši šajā amatā, kāpēc viņš grib tieši šajā uzņēmumā. Un jāsaka, šie tie jautājumi, kas bieži vien ir bieži vien sasniegt, kāpēc jūs pieteicāties, kāpēc jūs gribat, vai tas jums būs interesanti. Un arī klienti bieži vien man saka, kaitinoši jautājumi, cik to var prasīt, ja? Bet mēs tagad ātri apkopošu, ka motivācija ir viena no 3. daļas no jūsu atlases lēmumu. Tātad, ko meklē atlases rezultātā? Kas ir svarīgākais, ko pārbauda? Cilvēku motivācija, cilvēku spējas, prasmes vai potenciāls, un 3. atbilstība organizācijas kultūrā jeb vērtībām. 3 komponenti. Un ja nav skaidra motivācija, jūs viens būtisks aspekts iztrūkst. Un tāpēc ir svarīgi, ka cilvēks pats priekš sevis ir nodefinējis, ko es vispār pats gribu. Kāpēc es dodos uz uzņēmumu, kāpēc tur es vispār pieteicies, ja? Jo noteikti pārunu procesā jums jautās, kas ir jūsu motivācija strādāt tieši šo darbu. Ja man atbildes nav, ne pašam priekš sevis, ne priekš darba devēja, tad visdrīzāk tā motivācija nav pašam skaidra un nav izsvērta. Un ko nozīmē neskaidra motivācija? Tas nozīmē to, ka pie pirmām grūtībām cilvēks var padoties. Ja? Tie, kas cilvēki, kas ļoti grib to, uz ko viņi piesakās, tur varētu būt arī lielāka izturība, lielāka uzcītība, lielāka vēlme arī iederēties un arī pārvarēt grūtības sākuma posmā. Cilvēki nāk uz pārunām nav nesagatavojušies. Ja? Tātad nav gatavi nerunāt, kā saka, varbūt nepainteresējušies pa uzņēmumu. Ja? Varbūt arī bieži vien arī, nezinu, tu zvanot kandidātam, viņš saka, kas man zvana, no kur uzņēmuma, ja? Kur tas vispār esmu pieteicies, ja? Tā kā, tu saproti, ka tas ir, ka tā pieteikšanās noteikti tā kaut kā tā haotiski. Pasivitāte. Ja cilvēks pārunās vispār pats, tā kā izsakās ļoti mazi īsiem teikumiem, ja? Vispār neuzdod nevienu jautājumu, sēž tā, varbūt tā, ir bijuši visādi, ja, kāds kandidāti uzvedēš pārnē, bet ja tu saproti, ka viņam īstenībā šitais nav svarīgi, tas ir tas, ko nolasās otrajā pusē, tad tas atkal ir motivācijas jautājums, un tas ir attieksmes jautājums. Paviešu attieksme, ja, teiksim, un te varētu būt visādas lietas, kas varētu, no kurienes varētu nolasīt šo paviešu attieksmi. Viena lieta, kur ļoti daudz kandidātu iet iekšā, ka viņi nespēja paši pamatot, ar ko viņš šeit varētu būt ļoti iederīgi, ar kādām prasmēm, zināšanām, ko viņš šitai pieredzē, ko viņš šitam uzņēmumam, ko viņš šitam amatam var iedot. Ja? Un atkal var likties stulbi HR jautājumi, ja? Bet stāsts ir par to, vai es pats saprotu, ar ko es šitam var būt noderīgs. Ja es to pats nesaprotu, es to nevaru parādīt arī darbdevējiem. Tad darbdevējs pērk kaķa maisā, un parasti jau nepērk, ja? Kaķa maisā. Tā kā ir svarīgi arī saprast, ko es šitai vietai varu iedot. No tā visa, ko es esmu darījis, kas ir tas, ko es esmu uzkrājis un kas šitai varētu būt noderīgi. Ja? Tā kā tas ir stāsts arī par tādu apzināšanos par savām prasmēm. Teorētiskas atbildes, un nav nekas slikti teorētiskās atbildēs, ja tu esi iesācējs un ja tu esi 20 gadnieks, kuram nav nekāds liels dzīves un darba pieredzes, ja? Bet pareizās atbildes bieži vien sniedz cilvēki ar ļoti lielām pieredzēm. Ja? Un ko tas nozīmē? Ka es īstenībā vai nu es nepārzinu to tēmu,
vai es tā baidos pateikt kaut ko nepareizi, ka es labāk citēju grāmatas, ja? Bet atkal stāsts ir par to, ka tas ir ļoti maz no sevis, no savas pieredzes, un visdrīzāk, kas nolasās otrā pārunu pusē, ir, ka cilvēkam nav savas pieredzes, ar ko dalīties. Ja? Un ka cilvēkam nav izpratne šajos jautājumos. Ja? Tāpēc cilvēks runā no grāmatas un citē autors. Nu, un arī tāds bailes būt autentiski, kas ļoti sakrīt ar to jautājumu, kas bija, cik es drīkstu būt atklāts pārunās. Ja? Bija tāds mums jautājums. Ja? Tas ir stāsts par to, vai es varu parādīt sevi, vai es būtu, protams, korekts un lietišķs un visā citādi, bet tomēr parādīt sevi, kāds es esmu, kas man ir svarīgi. Tātad tā ir vēl viena lieta, jo uzspēlētu teātri, to ļoti ātri nolasa pārunu procesā. Uzvedības problēmas, un kas ar šo ir domāts, nezinu. Es arī pati vadot pārunas, visu kaut ko es redzēju, ka cilvēks sapina bizes, izpina bizes, un visus gradzenus noņem un uzliek, ja? un žāvājās, un skaļsmējās, un ļoti skaļi runā, vai vēl kaut kā. Un tas viss liecina, ka varbūt es īsti netveru lauku, kā šajā vidē būtu tā kā, pieņemami uzvesties, ja? Nu tā, un pirmām arī kaut kāda agresīva uzvedība, agresīvi izteikumi, kaut kāda rupības, ja, tas viss iezem uzvedības problēmām, ja, ka es pats nefiltrēju, kā šajā vidē būtu normāli uzvesties. Un arī vienmēr, vēl viena lieta, ka pārunās būs cilvēka vislabākā uzvedība, ja, un ja jau pārunās parādās šīs lietas, ja, tad uzņēmumi neriskēs, ja, tā kā. Kas ir vēl vāja stresa noturība? Ja? Un es teiktu, ir saprotams, ka ejot uz pārunām, cilvēks satraucās, ja? Bet ja cilvēkam ienākot ir, ka cilvēks viss strīds, ja, un izmetās pleķos un vēl kaut ko, tas ir viens. Bet ja cilvēks arī sarunas beigās ir tieši tikpat satrauc, ja? Tas nozīmē, ka stresa vada ļoti, ļoti vāji. Nu, lūk, un par minēto upuru lomu, ja, saka, es nabadzīņš, visi citi slikti, politiķi slikti, vadība slikti, iepriekšējā vadība deģenerāta, ja, arī man pārunu procesā ļoti daudz kandidātu stāstīja, cik iepriekšējā visa vadība, viss uzņēmums, cik briesmīgi ar, tādiem necenzētiem vārdiem, ja tu saproti, ka, pirmkārt tā ir upuru pozīcija, ja, visi citi ļaunie un es vienīgais balts un pūkains, bet otrs ir tas, ka tā ir tā darba ētika un arī īstenībā uzvedības jautājums arī, vai ne? Nu tā kā tās ir tādas biežākās kļūdas, ko es novēroju, tas nav nekas tāds, principā, bet ir vērts padomāt, vai tas, kā es to daru, vai tas otrā pusē nenolasās kā motivācijas trūkums, kā uzvedības trūkums, kā kaut kāda izpratnes trūkums par to, kā vispār tādā lietišķā komunikācijā, kas būtu pieņemama, kas nav. Nu tā. Lūk, un tā kā mums laiks ļoti, ļoti strauji iet uz priekšu, tad es pastāstīšu jums tiem, kas joprojām, kas ir pētījuši, kas ir domājuši un joprojām ir sajūta, ka man neliekās kopā tas, kas tam man būtu jādara. Ja? Un kāpēc cilvēki nevirzās vispār uz priekšu savā karjerā? Tātad šis ir manā pieredzē 3 galvenie iemesli, kāpēc cilvēki stagnē un kāpēc cilvēki neiet un nedara un neveic tās darbības, kas vērstu pie tās labākās karjeras. Pirmais, ko es redzu, ka cilvēki vispār priekš sevis nav nodefinējuši, kas ir tāda mana pievienotā vērtība. Ja? Jeb, kas ir tās manas stiprās puses, kompetences, prasmes, kvalifikācija, kontakti, ko es jau esmu uzkrājis un kur tas darba tirgū varētu būt visvērtīgāk. Šitā saite ļoti daudziem cilvēkiem nav skaidra. Tātad, kur tas, kas man ir, kur tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Otrā lieta, ka cilvēki nav priekš sevis nodefinējuši skaidru ilgtermiņa attīstības mērķi. Kur vispār ar visu to, ko es tagad daru, kur es gribu nokļūt. Ja? Un te nav stāsts, ka mums visiem ir jābūt karjeristiem, ja? Bet, piemēram, kur es gribētu pēc gadiem 5, pēc gadiem 10, ko es vispār gribu darīt? Ja? Kam es gribu dot kaut kādu labumu, kam es gribu būt noderīgs? Ja tāda nav nekāda orientieru, vai vispār saprast, uz kuru pusi man būtu jāiet. Ja? Ļoti daudz cilvēku dzīvo bez šāda mērķa, un līdz ar to arī neizjūt nekādu karjeras attīstību. Un trešais, ka vispār nav skaidrs, kas tam man būtu jādara, ja, lai es to mērķi sasniegtu. Nav ne mērķi, ne taktikas. Un šodien es jums gribu pastāstīt par programmu 6 nedēļu karjeras izaicinājumu, kas ir faktiski mans autora produkts, kur es tieši esmu veidojusi, balstoties no savas pieredzes uz šiem 3 galvenajiem aspektiem, palīdzot cilvēkam ieraudzīt, kas ir tā mana pievienotā vērtība darba tirgū, kur ilgtermiņā es gribu aiziet ar tām savām prasmēm, un kas būs tā rīcības taktika un plāns, kas man ļaus sasniegt šo izvirzīto mērķi. Un es pavisam raiti jūs izvedīšu cauri un pastāstīšu, kas tad ir tie galvenie, kas jums ir jāzina. Tātad, kas ir tas, ko tu vari sagaidīt no šīs programmas? Ja? Tātad, pirmais, ko teiktu dalībnieki, kas ir pabeiguši šo programmu, viņi saka, pirmais, es sapratu, kāpēc es stāvu uz vietas, un es atgūtu to sajūtu, ka es virzos uz priekšu.
Ja? Un primāri tas ir saistīts ar savu mērķu ieraudzīšanu, ja, un to kārtīgi sapratni, ko tu patiesībā gribi. Otrs, cilvēks spēja atbildēt uz jautājumu, kas tad ir tas mans sapņu darbs un kas ir tās vajadzības, ko man darba vidē ir svarīgi apmierināt. Tāpat šajā programmā cilvēki ierauga, kas ir tie viņu pašu uzskati, kas neļauj viņiem sasniegt to, ko viņi vēlas. Ja? Un te atkal ir mūsu pašu domāšana, mūsu pašu attieksmes, mūsu kaut kādi priekšstati, pieredzes, puni, ko mēs esam guvuši, ja? Kas visi smuki ir izveidojuši neredzamu sienu, kurai cauri īstenībā netikt. Ja? Tā kā ir vērts, un lai cik dažkārt skaudi ir ieraudzīt to, kam es pats esmu noticējis un kas man ir atturējis no tā savu mērķu realizēšanas, ja? Nav cita ceļa, kā viņu celt augšā un ieraudzīt. Ja? Tikai tad ar to kaut ko var darīt. Tad no šīs programmas dalībnieki aiziet ar skaidru ilgtermiņa attīstības plānu, ar konkrētiem soļiem, termiņiem un tā tālāk, lai saprastu, kas tad man būtu jādara, lai tiktu tur, kur es vēlos, un ir apgūši arī taktikas, kas palīdz šo te plānu īstenot dzīvē. Iemetat čatiņā, kam šitādi rezultāti, kas gribētu redzēt progresu šādos aspektos savā karjerā. Ja? Un es tikmēr iešu tālāk. Tad kā mēs mācāmies? Tad mācāmies mēs sekojuši. Tad programma ir online, 6 nedēļu garumā, kur visa darbība notiek mācību platformā, kur katru dienu ir neliels video, jeb lekcija par to, kas man ir jāzina, lai vispār šo soli spērtu, kā tas man palīdzēs ieraudzīt savu nākamo soli, ko tas nozīmē no ilgtermiņa karjeras plānam. Ja? Un tātad arī šie te ikdienas uzdevumi, kas ir dažādi veidi praktiski uzdevumi, kas ļauj cilvēkam pašam salikt kopā to puzlīti, lai ieraudzītu un vispār spētu izvirzīt priekš sevis tādu ilgtermiņa karjeras stratēģiju un izstrādātu plānu. Tātad ikdienas darbiņš notiek mācību platformā, kas ir pieejama 24/7, un tātad reizi nedēļā mēs tiekamies grupas coaching sesijās, kur nelielās grupiņās dalībnieki dalās ar to, ko viņi par sevi saprata, ko viņi ieraudzīja, kur viņiem ir vajadzīgs atbalsts, ja, un viņi dzird un reflektē, un tādā veidā arī skaidri ierauga savus jautājumus, savu to kontekstu, kāpēc viņi nevirzās uz priekšu, saņem manu atbalstu, un, protams, arī dzird un piedzīvo citu kolēģu šo te loģisko domāšanas ceļu līdz savam mērķim. Tad papildus es esmu pielikusi arī pāris tādus papildus bonusiņus, un šeit es izcelšu varbūt tādu sapņu nodarbošanās darba lapu, kas jāsaka, var ļoti noderēt cilvēkiem, kas bieži vien saka, bet es jau esmu zinošs tikai vienā jomā. Kur tad vēl es vispār varētu derēt? Ja? Un tad šeit ir metode, kas ļauj ieraudzīt, kur tad vēl es varētu būt noderīgs pāri nozarēm, pāri uzņēmumiem, varbūt pat pilnīgi citās nodarbinātības formās. Un tad noslēgumā tad šādi izskatās šis te programmas saturs par nedēļām, ja? Un kā jūs redzat, katrai nedēļai ir sava tēma. Mēs ejam ļoti cauri, ļoti sistemātiski, ļoti strukturēti. Ja? Un pirmās nedēļas mēs padziļināti pētam jau līdz šim paveikto, mēģinam ieraudzīt skaidri, kas ir tas mans kompetenču portfolio, prasmu, zināšanu, kontaktu loks, un kur tad tam būtu vislielākā vērtība. Tad padziļināti pētam personību, ja? Kā mēs šodien arī runājam, tas pats pamats, lai saprastu, kas man vispār dara, kas man nedara, ko es gribu. Ja? Ļoti bieži atbildes uz jautājumiem par to, ko man darīt, ir tieši saistībā ar sevi un sevis pazīšanu. 3. nedēļā mēs sākam veidot šo jauno karjeras plānu, 4. nedēļā es dalos ar taktikām padziļināti, kā iegūt jaunu darbu, ja? Un 5. 6. nedēļa, tur mēs vairāk veltam psiholoģijai, ja? Jo tātad mana pārliecība un pieredze rāda to, ka tev var būt gribas spēks, tev var būt plāns, bet ja galvā ir putra, ja galvā ir pretrunīgas uzskati, pretrunīgas vajadzības, kaut kādi limitējuši, ierobežojuši uzskati pašam par sevi, par citiem, par sabiedrību, par darbu, par profesiju, par visu, tad tas rezultāts nebūs tā, kā jūs esat gaidījuši. Ja? Tā kā psiholoģija ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un 6. nedēļā savukārt es dalos ar rīkiem, kas šo te motivāciju un savu tādu sniegumu ļauj noturēt ilgtermiņā. Ja? Tas par šo te programmu. Varbūt čatiņā es varu palūgt iemest, kam no jums izklausās, ka šis varētu būt tas, kas jums šobrīd varētu būt ļoti, ļoti noderīgi. Ja? Es nezinu, es droši vien to čatu atkal atvēršu un neko. Aha, tā, labi. Tad, ja ir, kā saka, iemetat jā, nē, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits vai vēl kaut kā, tā kā iemetat, lai es arī redzu, un tad es izstāstīšu arī tālāk.
Nu, lūk. Aha, varētu būt, es redzu vienu jā, ka kaut kas šitais varētu būt noderīgi. Ļoti jauki. Labi, es metu nostēvīt, ja tur kaut kas nāk, vēl tu man pasaki. Nu, un tad es izstāstīšu arī par nosacījumiem šai programmai. Ja? Un jāsaka tā, ka es šo programmu veidoju ļoti, ļoti praktisku. Šai programmai jau ir 5 izlaidumi, līdz ar to tas nav kaut kas jauns, ja? Man ir arī atsauksmes un ir arī cilvēku rezultāti. Un jāsaka, tas galvenais, ko cilvēki saka, ka viņi pabeidz programmu, viņi ieraugšot savu karjeras plānu, viņi padalās ar to arī ar pārējiem, un tas, ko viņi saka, iestājas mieriņš, jo es saprotu, ko es gribu, es saprotu, ko man vajag, un es vairs necepos par to, ka es kaut ko kavēju, vai kaut kur jau man varbūt vajadzēja kaut kur pieteikties, vai man jau vajadzēja kaut kādas pārmaiņas īstenot, ja? Līdz ar to iestājas miers, jo iestājas arī skaidrība. Ja? Un tas ir tas, kas daudziem no jums neļauj spērt to nākamo soli, jo nav skaidrs, kurš tad ir tas solis, kas man būtu jāspēr. Nu, un tad izstāstīšu arī par finansiālo pusi. Tad šeit es vēlreiz apkopoju, kas ir tas, ko jūs iegūsiet programmas ietveros, un te es esmu to programmas, novērtējis tādā programmas vērtībā. Ja? Tā nav cena, tā ir programmas vērtība. Ja? Un te jūs arī smuki varat ieraudzīt, tad mums kopā ir 42 video lekcijas, mums ir vairāki, gandrīz 40 praksē pārbaudīti pašanalīzes uzdevumi, 7 grupas zvani pa pusotrai stundai, ja, un šie te papildus arī aspekti, ko es stāstīju, kā arī programmas saturs ir pieejams vēl mēnesi pēc programmas beigām. Ja. Un tātad kopumā šo te programmu cauru gadu es cirgoju par sekojošu investīciju, tie ir 1200 eiro, ja, taču cilvēkiem, kas ir gatavi rīkoties un kas ir gatavi arī, kā saka, būt izlēmīgi un spērt nepieciešamos soļus savas karjeras attīstībā, parasti es piedāvāju īpašā piedāvājuma cenu, ja, kas ir sekojoša, kas ir 799 eiro. Taču aiz lielas draudzības pret Riga Tegals, ja, un arī pret šo te iepazīstu tehnoloģiju komandu, man priekš jums ir sagatavots arī īpašs piedāvājums, ja, līdz ar to apdomājot un pieņemot lēmumu un piesakoties šādai programmai līdz 10. decembrim, ja, ar kodu TEHNO, tad ir iespēja šo te programmu saņemt pa īpašā piedāvājuma cenu, kas ir 699 eiro. Tik lēta šā programma nav un nekad arī nebūs. Ja? Nu, tā kā tas, ko es jums tagad piedāvāšu, ir tātad es noņemšu droši vien nost ekrānu, un tātad pause sharing, es noņemšu arī nost ekrānu, un tātad tas, ko es iemetīšu jums čatiņā, tātad 3 iespējas. Viens, ko es noteikti uzreiz iemetīšu, tātad ir iespēja pieteikties šai te programmai, un tātad tā, vienīgais Evita, tu paskaties, vai viņš tā, kam es aizsūtīju? Es aizsūtīju, Agnesei, sorry, nē, tā nebija domāts. Tūlītās. Tas ir links, vai es tūlīt kaut ko? Tā, es iemetu visiem, Evita lūdzu pačiko, vai es pareizo linku sūtu, jo man kaut kā viņš izskās citāks, vai viņš aizsūtījās kā links, viņi var atvērt? Nē, nav aktīvs links, nē. Labi, to tad mēs tūlīt sakārtosim, to es nosūtīšu citu, bet ja kādam no jums bija sajūta, ka šitais varētu būt tas, kas man riktīgi varētu būt noderīgs, bet ir sajūta, ka varbūt man vēl ir pāris jautājumu, lai es varētu izvērtēt to savu interesi par dalību šādā programmā, tad šeit linkā es ielieku gan linku uz Calendly, kur ir iespēja pieteikties īsai 15 minūšu sarunai, ja, pārunājot konkrēti jūsu jautājumus, ja, par iespēju piedalīties šādā te programmā. Es tūlīt padomāšu, ko es nepareizi izdarīju ar to linku, jo pirms mirklīši viņš man brīnišķīgi strādāja, kā jau tas mēdz būt. Nu, lūk, un trešā lieta, ko es jums, tātad Mentī, es jums sūtīju, Stripe linku es jums tūlīt nosūtīšu, un Calendly priekš jautājumiem es jums jau nosūtīju. Tūlīt es vienkārši ātri paskatīšos, kas man ir ar to. Kas man ir? Tā, nu, lūk, un principā šodien no sarunas viedokļa man ir viss, un mēs varētu ķerties klāt jautājumiem. Es skatos, laiks ir principā cauri, bet es pieņemu, ka kādam no jums joprojām ir jautājumi. Es ātri vienkārši atradīšu šo, kur ir īstais links, sorry, ne to es jums iepriekš sūtīju. Tātad Stripe links, un pasāstot arī par šo te programmu un par šo te maksāšanu. Ja? Šo te cenu 699 eiro ir iespējams sadalīt arī maksājumos, 2 maksājumos. Ja? Līdz ar to, ja kāds no jums jau šobrīd redz, ka šitais ir tas, ko es gribu, ja, un man šito vajag, atverot šo te linku, jūs redzat šo te apmaksas cenu, bet viņu ir iespējams mainīt un arī maksāt pa daļām.
Ja, tā kā 2 maksājumos. Tā kā tas jums priekš informācijas. Bet tagad, Evita, es droši vietu jautājumiem, vai mums ir ienākuši kaut kādi jautājumi čatā? Man šķiet, ka nebija viens bija, es tūlīt panākšu uz auto. Labi. Tie, lūdzu, visiem, kam ir jautājumi. Nav, neredzu. Un to, kas bija, tu jau atbildēji. Jā, jo vispār es no jums biju saņēmusi ļoti, ļoti daudz jautājumus, un tie bija ļoti, ļoti vērtīgi jautājumi. Un, protams, ka es viņus visus šodien atbildēt nevarēju. Ja? Tāpat laikā es varu, varbūt, kā tu redzi, Evita, vai man ir vērts kādu no tiem jautājumiem patirsāt, vai varbūt vienkārši pajautāsim autorē, vai ir kaut kas tāds, ko šobrīd būtu ļoti vērtīgi tomēr uzjautāt. Jā, es domāju, dodam vārdu tiem, kas ir, Reku Indra raksta, ka viņi tūlīt jautājumu nodefinēs. Superīgi. Nu jā, un ja gadījumā ir jautājums arī par šo karjeras programmu, arī to jūs varat jautāt. Un, protams, ka ir daudz un dažādi veidi, kā ar šiem jautājumiem strādāt. Un arī no jūsu jautājumiem es sadzirdu, ka ļoti daudz ir ļoti tādi individuāli jautājumi. Ja? Par bailēm bija ļoti daudz jautājumu. Kā man spērt to nākamo soli, ja man ir paniski bail? Ja es zinu, ka es baidos kļūdīties, ka es baidos nepareizi izvēlēties, ja? Vai es baidos kaut kur zaudēt ienākumus uz kaut kādu laiku, vai es nevaru atļauties zaudēt ienākumus. Ja? Bet es teiktu tā, mīļiši, es atkal vienmēr atgādinu par to, ka darba tirgus iet cauri ļoti lielai transformācijai. Kā likums, lielākā daļa no mums piedzīvos pārmaiņas, pat neko nemainot. Un tāpēc ir jautājums, ja man ir tik lielas bailes, ja, ir vērts, protams, ar to strādāt, un ir vērts saprast, no kurien savu kājas tām bailēm, par ko tieši es baidos, kas ir manā ietekmē no tā, ko es baidos, ja, vai es kaut kā varu sev pārvarēt. Jo redziet, kas ir, dzīvē var īstenot dažādas taktikas. Es varu būt kā strauss, iebāzt galvas miltīs un teikt, kamēr man neviens neko neprasīs, es neko arī nemainīšu. Ja? Bet es saku, nāks mums pāri un jau nāk, un ļoti daudz cilvēku arī saka, ka mainās prasības. Viņu jomā strādājot, cilvēks saka, es esmu pieredzējis mārketinga cilvēks ar lielu pieredzi, ar visu kaut ko, un šodien no manis prasa pārnāst pilnīgi kaut ko citu. Es jūtu, ka es vairs neesmu konkurētspējīgs. Ja? Līdz ar to es teiktu tā, ka tā vai citādi domājot par to, kā tomēr būt nozarēs, kā būt vidēs, kā būt jomās, kas ir konkurētspējīgs, kas ir tās, kas būs pieprasīts, ja? Vai arī, ja jūs jūtat, ka jūs negribat strādāt to, ofisa darbu, vai tās noteiktās stundas, vai vēl kaut ko, tad domājiet, kas tad ir tie citi jūsu prasmes un citi tie jūsu talanti, un kā tās šodien var, angliski, monetizēt, teiksim tā, kā tās var padarīt par savu ienākumu avotu, ja? Iespējams paralēli, iespējams ar laiku. Tā. Kā tur ir? Ir kāds jautājums ienācies vai nav? Jā, ir. Tā, es redzu arī jautājumus tūlīt. Tātad, kādas prognozes projektu vadības amatam? Projektu vadība ir pieprasītā joma. Tas, kas ir, projektu vadībā daudz ienāk tehnoloģijas. Ja? Un bieži vien man arī projektu cilvēki saka, bāt, šodien jau prasa tur, labi, protams, ka ir vides un jomas, kur tur ir visādi certifikāti un visādi tur kvalifikācijas, tur celšanas iespējas un vēl kaut kas arī ir viens, ko skatīties, ko tajā nozarē, kur es strādāju, ko vispār tirgu prasa, un vai man ir tie atbilstošā, vai man, teiksim, vai ir vajadzīga certifikācija, vai tās zināšanas kotējās, ja? Vai man kaut kas varbūt ir jāpiemācās. Protams, ka projektu vadības lomas pieaug arī starptautiskās vidēs, un to angļu valodu ir, tiem, kam nav tā angļu valoda, arī šodien ļoti grūti ir konkurēts, ja tu vari konkurēt tikai ar latviešu un krievu valodā, ja? Tā, bet principā es teiktu tā, ka projektu vadība ir un būs pieprasīta, viņa gan kļūst arvien sarežģītāka, tādā ziņā, ka, šīs te projektu komandas, ne visos uzņēmumos tās ir izdalītas atsevišķas komandas, bieži vien uzņēmumos projektu vadītāji, viņu projektos ir iesaistīti cilvēki, kas strādā gandrīz pilnu slodzi citā amatā, ja, un tad projektā viņi piedalās ar pavisam nelielu slodzi. Tā kā te ir atkal jāattīst līderības prasmes, te ir ļoti jāattīst. Vispār prasmes vadīt cilvēkus, ja, panākt rezultātu, ja. Un tur ir vērts painteresēties, kas projektu vadībā šobrīd ir tādas vajadzīgas prasmes, ko prasa tādiem projektu vadītājiem, starptautiskās vidēs viss, un vienkārši skatīties, vai es esmu konkurētspējīgs, bet joma būs vajadzīga un pieprasīt, jā. Tās ir ļoti svarīgas prasmes. Tā, labi, lasu tālāk. Kā sadzīvot ar to, ka karjera ir it kā pagājusi uz leju? Zemāks amats pēc nosaukuma, bet maksā vairāk. Redz kā, te atkal jautājums, kas pašam ir svarīgi. Ja? Un ir cerība atkal kāpt uz augšu, bet garantija nav. Mīlīši, garantija šajā dzīvē nav tieši nekam.
Ja? Un arī man bieži vien ir klienti, kas nāk, viņi saka, es turos pie tā sava valsts nozares darba, jo tas tur ir garantija. Es saku, garantija mīļa ir 6 mēneši. Jā, ir uzteikuma termiņš mēnesis, un tad bezdarbnieki, kas jēdzīgi ir kaut kāda nepilna pusgada. Jā, tā ir jūsu garantija, visa garantija, kas ir. Līdz ar to es teiktu tā, šodien ir jādomā par to, un atkal es teiktu tā, Sandra, kas ir droši vien tava vajadzība, vai svarīgā, vai tavas vērtības, un vai tu biji no tiem aktieriem, kam vajadzēja kino karjeru un to statusu un to slavu, ja? Vai tu biji no tās citiem veidiem, kuriem varbūt tas nav tik svarīgi. Ja? Jautājums, kas man ir svarīgi? Ja man pašam tas status un nosaukums ir baigi svarīgi, un es esmu vidē, kur man nav tāda status un nosaukuma, tas ir jautājums tev pašai, bet es teiktu tā, ka pēc būtības ir svarīgi, kur es tiecos, kur es gribu nokļūt. Ja? Un, piemēram, ja es saprotu, ka es gribu doties kaut kādā virzienā, un šobrīd, lai tiktu tur, man ir jāatkāpjas pussolīt atpakaļ, bet es zinu, ka es to daru tāpēc, ka es, principā, tēmēju kaut kur tālāk, ja? Tad atkal tas var būt ļoti loģiski izvēle. Ja? Un bieži vien mainot kaut kādus karjeras virzienu, ja? Vai karjeras, piemēram, mainot jomu, ja? Var gadīties, ka es sāku ar kaut ko, kas nav tur super eksperta pozīcija, ja? Kas varbūt ir kaut kāda tur speciālista junior pozīcija. Ja? Tā ka te ir jautājums, kā, vai tu pati vari to sadzīvot? Jo no ārpus, who cares? Tā. Labi. Tā. Man vēl tev ir jautājums par tiem CV. Tas mums dalībniekiem ir karsts temats. Kā tu uz to raugies? Cik lielā mērā CV, darba devējs lasa CV? Cik tam CV būtu garam vai īsam, kāda ir jēga no motivācijas vēstules, tās lasa vai nelasa, kāds ir tāds īsais ieteikums, kā pievērst savu uzmanību kamēr tu vēl neesi ticis līdz tai intervijai? Es teiktu tā, ka CV ir tehnisks papīrs. Uz papīrs pacieš visu kaut ko. Viena pareizā veida, kā taisīt, nav. Es tam nepiekrītu, ka ir viens pareizs veids, kā gatavot CV, un ir noteikti viens kļūdains veids, bet es teiktu tā, ka tas, ko es kas ir CV? CV ir ļoti īsā veidā, ļoti apkopotā veidā apkopots svarīgākais par to, manu līdz šim profesionālo gājumu. Ko atlases cilvēki meklē CV? Viņi skatās tātad, kas ir bijusi tās manas karjeras izvēles, tātad, kas ir manas profesionālās kompetences. Viņi skatās, cik ilgi tu tur esi bijis, tātad, un kādā nozarē, kādā vidē, kas varētu būt tas, ko tu tur esi uzkrājis un iegūs. Vadītāji ļoti meklē, kas ir šī cilvēka pievienotā vērtība, kas ir tas, ko cilvēks ir pienesis, ko viņš ir pievienojis, ko viņš ir sasniedzis. Ne tikai savus 30 pienākumus, ko es darīju, ja? Bet ļoti labi CV arī ir iekļaut, kas manā darba rezultātā, kas uzlabojās, ja? Vai kas bija tas, ko mana komanda ieguva no mana darba, ko mani sadarbības partneri vai stakeholderi vai klienti ieguva. Ja? Un tiešām mēģināt ne tikai uzskaitīt 30 pienākumus, ko es veicu, bet parādīt svarīgāko, ko es veicu, un parādīt, kas bija mana darba tāds pienesums citiem, ja? Pienesums komandai, pienesums uzņēmumam, ja? Kur ļoti dara viss tas, kas ir saistīts gan ar mērķu sasniegšanu, gan ar procesu nodrošināšanu, gan ar procesu uzlabošanu, automatizēšanu, sistēmu ieviešanu. Viss tas, kur no tā, ko jūs darījāt, bija kādam kaut kas labāk. Ja? Un šitais ir tas, kas parasti CV nav atrodams. Par motivācijas vēstulēm es teiktu tā, gribat rakstat, gribat nerakstat. Ja sludinājumā nav rakstīts, ka viņi tiek obligāti prasīti, jūs varat viņu nerakstīt. Ja? Bet es teiktu tā, ka es aicinātu CV veidot kā dokumentu, kurā ir visa svarīgākā informācija. Man īstenībā ir pilnīgi vienalga, vai viņš ir 1 vai 3 lapas garš. Es kā atlases cilvēks uz to neskatījos. Man svarīgākais, kas ir uz tās lapas virsū. Ja? Līdz ar to es teiktu tā, ka veidojot šos CV pārskatāmus, viegli uztveramus, atlases cilvēki velta vidēji 2-3 minūtes vienam CV. Tas nav daudz, tas ir īstenībā maz. Ja? Līdz ar to, lai paņemot to papīra lapu, ja man ir 2 minūtes uz viņas, esmu gatavs atvēlēt varbūt, ja? Lai man ļoti, ļoti skaidrs ir, kas es esmu par profesionālu, tad ko es meklēju, kas ir tas, ko es esmu, kas ir mana pieredze, kas no manis ir bijis kaut kāds labums organizācijām, ja? Ko es papildus esmu mācījies, kad es pēdējos vispār esmu mācījies, ja? Un tad arī droši vien valodas zināšanas un tā tālāk. Tā kā es teiktu tā, tādu pilnīgi es saku, nefokusējieties uz pienākumu aprakstu, fokusējieties uz to, kas ir tas, ko jūs ieguvāt, ko jūs pienesāt, ko jūs tur, noteikti es aicinātu izvērst savu CV ne tikai ar amatu nosaukumu, bet tiešām ir jautājumi, kas ir galvenās atbildības jomas, ja? Vai ko es iegūnu no šīs pieredzes, vai ko es pievienoju, teiksim, komandai, uzņēmumam un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka
CV ir tehnisks dokuments, bet redziet, kas ir CV, mēs gatavojam pret konkrētu jomu, pret konkrētu vakanci. Tas nav tā, ka es uztaisu vienu CV, un viņš man der uz visiem virzieniem, kurus startēju. Ja? Tāpēc es teiktu tā, jo skaidrāk jūs sapratīsiet, kur es vispār gribu nokļūt. Jūs sapratīsiet, kas tad man ir jādara, kas ir tie solīši, pozīcijas, amati, pieredzes, apmācības, kas man ir jāspēr, un tad jau CV sagatavot ir viegli. Ja es zinu, ka es startēšu, piemēram, uz projektu vadības pozīciju, ja, un tad es stiprinu, un LinkedInā mācos to, kas ir saistīts ar projektu vadību. Nezinu, Coursera mācos to, kas ir saistīts ar, līderību un vēl kaut ko. Un visu bakšu iekšā CV to, kas ir saistīts ar to jomu, uz kuras tiecos. Ja. Un te ir vairāk, te ir tā apzinātība, te ir tā pārdomātība. Tas nav par to, vai man CV būs viena lapa vai divas. Man ir pilnīgi vienalga. Vienkārši paturam prātā, ka, ja man paņemot to lapu pirmās minūtes laikā nenolasīsies, ka te ir kaut kas vērtīgs, visdrīzāk tā lapa ieskaudzītē, nav pirmā prioritāte. Ja? Tā kā, un vienīgais tas, ar ko vēl ir jārēķinās, ir, ka uz tādām labām, foršām darba vietām pieteikumu skaits ir pieaudzis 3 reizes. Ja? Es atceros arī Covid gados pēkšņi no viena pieteikuma apjoma pieaug 3 reizes. Un ko tas nozīmē? Pieteikums skaits ir liels, konkurence ir liela, un jāsaka, ļoti daudz arī kompetencēs un prasmēs neatbilstošu kandidātu. Ja? Līdz ar to tie atteikumi sanāk dzirdēt biežāk. Līdz ar to es teiktu tā, ka jo jūs precīzāk sapratīsiet, ko es patiesībā gribu, un mērķtiecīgāk uz to iesiet un arī CV parādīsiet. Tad, ja man interesē projektu vadība, es esmu mācījis šito, es esmu bijis tādā konferencē par projektu vadību, ja? Es kaut kādu certifikātu tur esmu kaut kādu dabūjis, ja? Vai varbūt es arī savā uzņēmumā esmu iesaistījies kaut kādos uzlabošanas procesos, ja? Un arī to spēju savā CV parādīt. Man ir lielākas iespējas, jo es parādu, ka tas, uz ko es eju, es uz to bišķi mērķtiecīgāk gājis nekā tikai, es izdomāju tagad, ka es iešu projektu vadībā. Ja? Tā kā šis te mērķtiecīgums, ja jūs spējat to CV parādīt, ka es esmu mērķtiecīgi kaut ko darījis, lai tur virzītos, ja? Un pat, ja tā ir pārkvalificēšanās, pat, ja jūs, kā saka, man bija arī jautājumi no jums, ka, ko man CV rakstīt, ja es no vienas jomas uz citu jomu gribu iet, tad to arī rakstīt augšā, pašā executive summary, jeb apkopojumā. Šādas jomas profesionāls es vēlos pierādīt sev citā jomā. Līdz šim es esmu apgūst to, un es esmu spēcīgs tajā. Ja, dodat man iespējas, mācos super ātri. Ja? Tā kā, tas ir stāsts par to, parādiet jūsu mērķtiecīgumu, cik ļoti jūs tiešām gribat to jomu. Tā Indra ir garš jautājums. Tā tūlītās ir bijis burnout. Labi, mēģinu atklāties, jā. Aha. Super. Forši, ka no pašas pieredzes rodās ideja par jauniem tūļiem vai par jauniem produktiem, tā rodas tās uzņēmēja idejas, ja, ka viņi ierauga kaut kādu, kaut ko, kas nestrādā. Un man bija arī no jums jautājums par izdegšanu. Un, zināt, izdegšana ir tāda lieta, no kuras visi uzņēmumi baidās. Ja? Un es teiktu tā, ka pārunās, drošāk ir šito tomēr neteikt, un es teiktu, varbūt izdomājiet kaut kādu tuvu tekstam iemeslu, jo redziet, tikko, es teiktu, pašnāvadības cilvēki varbūt vēl ne tā, bet ja vadītājs dzird vārdu izdegšana, viņi baidās. Viņi ļoti baidās, jo tas, ko tas nozīmē? Tad cilvēks ir ilgstoši bijis virs savu prasmu un virs savu kaut kādu spēju robežas. Viņš ir pilnīgi izbeidzies, ja? Viņš ir fiziski, mentāli, emocionāli novājināts, kas īstenībā tā mēdz būt. Ja? Un šī nav tā pozīcija, ko teikt, tas īsti nepārdot. Ja? Protams, ka ir daudz cilvēku, kas saskarās ar šo. Un es teiktu tā, vienkārši, ja man bija jautājums, ja darbs tika mainīts izdegšanas dēļ, vai to likt CV? Nē, neliekat to CV. Rakstat, ka jūs apdomājāt, ka jūs gribat kaut ko citu. Ja? Es teiktu, melot droši vien nē, bet es teiktu, vārds izdegšana parasti ir ļoti daudz cilvēku, kas vienkārši nobremzēs uz to, ka viņi baidās no to, kas varētu būt tās, neteiksim, sekas, jo, protams, no tādas kārtīgas izdegšanas cilvēki atgūstās pusgadu, gadu ir pat kas ilgāk, ja? Līdz ar to, tas nav tā nav spēka pozīcija. Darba intervijā vajadzētu atzīties, ka man ir autiskā spektra traucējumi, man būs zināms, gribas komunicēt ar kolēģiem. Zin kā, Māja, es teiktu, vienkārši esi ļoti apzināti par to, uz kādām vakancēm pieteikties. Un vairāk tomēr izvēlies tādas, kas nebūs, piemēram, klientu servisā, kas varētu būt vienkārši ļoti, ļoti dažāda,
kas varētu pašai būt ļoti, ļoti grūta vide. Tas nebūs ilgtermiņš. Tu varētu izcīnīt, tu varētu dabūt pat to pozīciju, ja? Bet jāsaka, vadītāji, darba devēji meklē ilgtermiņa darbiniekus. Un ja tu būsi vidē, kas no tevis prasīs 100 reizes vairāk nekā tev ir dabiski dot, ja? Tad pašai vienkārši būs grūtāk. Tā kā es teiktu, aicināt vienkārši šo ņemt vērā, ja? Es teiktu, atzīties nevienam, teiksim tā, pārunas droši vien nē, bet pirms darba uzsākšanas ir šī obligātā veselības pārbaude, ja, kur varētu kaut kādas šitās lietas parādīties vai neparādīties, nezinu, bet mērķis jau ir tomēr dabūt, savest kopā gan darbinieku, kurš šo te grib un var darīt, un kurš sevi psiholoģiski un mentāli un fiziski vienkārši ar to nepārsātinās, ja, kas varēs to izdarīt. Un, jā, tā kā es teiktu, te ir vienkārši jādomā, un es teiktu, varbūt vienkārši pat apdomāties un saprast, komunikācija būs katrā darbā, bet varbūt tas tiešām nebūtu tāds ļoti, pārdošanas darbs. Klientu konsultē, zvanu centrs, piemēram, kur nāks katrs ar, ļoti daudz informācijas, ļoti daudz kairinājumu, ja. Te ir jāpadomā vienkārši, kas tev pašai varētu būt, jo tu jau pat arī gribi strādāt vidē, kur tu vari būt, kur tu vari justies labi un būt arī, tādā savā resursā. Ieraksts būs pieejams, jā. Tā, kas tad vēl? Laikam viss. Man izskatās, ka jautājumi beidzās. Lielas paldies par atbildi. Jā. Es arī noslēgumā vēl to mājas jautājumu vēlētos mazliet pārfrāzēt, jo mums arī mērķa auditorijā gan programmā iepazīst tehnoloģijas, gan vispār cilvēki ar invaliditāti. It sevišķi tajos gadījumos, kad ir funkcionāla invaliditāte, kas bieži vien neietekmē kaut kādas tavas darba spējas, kurā brīdī un kā šo prezentēt darba devējam? Zini kā, es teiktu, godīgi sakot, es īsti nezinu. Es vairāk domāju par to, viens ir tāds ļoti, ja ir pārunu process, ja, tad tas var būt online pārunas, tas būs vai klātienes pārunas, ja, tad, vai tas būtu obligāti sagaidāms, ka cilvēks pirms tam pasaka? Es nezinu, mēs arī, cilvēki nāk, es tagad varbūt tā salikšu, arī cilvēki nenāk uz pārunām un nesaka, es esmu topošā māmiņa, ja, vai es esmu tur. Tas ir kaut kas tāds, tas ir, man liekas, tā kā tajā veselības un tajā aspektā. Bet es teiktu, protams, ka, ja pēc pirmās, sākotnējās pārunām, tur ir laba sadarība un viss, ja pašam ir sajūta, ka šitais ir obligāti jāpārunā, ja, lai pēc tam nav kaut kāda tur, man grūti pateikt, atklāt sakot, man nekad nav bijis, tā tāda jūtīga tēma, man nekad nav bijis tā, ka tas ir bijis tas, bieži vien cilvēki, protams, viņi atnāk un viņi pasaka, ja, ka tu tā un tā. Bet vai tas būtu obligāti nepieciešams? Es teiktu tā, ja teiksim tā, ir kaut kādas pirmās sarunas ir novadītas un ir kaut kāda tāda sajūta par atbilstu savstarpēju atbilstību, gan pašam ir interesi par to darbu, gan arī uzņēmumam ir interesi, ja? Tad droši vien jau slēpni nevajadzētu, tas tāpat nāks gaismā, ja? Bet vai tas būtu tas, ko pirmajā rindiņā ierakstīts, es nezinu. Vai tas ir būtiski šai profesionālajai kompetencijai, jo īstenībā arī pārunu process primāri ir, lai novērtētu cilvēka profesionālo kompetenci un potenciāli veikt šo darbu. Vai ne? Un tad droši vien es teiktu, izejot no tā. Liels paldies tev! 2 stundas, gandrīz 2 stundas ir paskrējušas nemanot. Un liels paldies tiešām par tām plašām zināšanām un tavu praktiķu skatījumu. Es esmu sev pati uztaisījis screenshotiņu ar tavu to Deiva Krenšovu algoritmu, kā veidojas talants, un es aicinu arī dalībniekiem padomāt par šiem 3 jautājumiem, kas ar tādu ļoti dzīvu prizmu palīdz apzināties tās savas stiprās puses, un aicinu dalībniekus, kamēr mēs vēl šeit esam, saglabāt saiti, kur var pieteikties ar Calendly pie Ritas, jo pat ja jūs sapratīsiet sarunas laikā, ka varbūt tālāk jūs neaiziet uz programmu, es varu pateikt, ka es personīgi no vienas sarunas no 30 minūtēm par Ritu. Tas bija tik forši un vērtīgi, ka pat ar viņu satikties un parunāt, tas ir labi, un tālāk jau nekad nevar zināt, kā tie ceļi aizvedīs, un jūs zinat, ka jums vienmēr ir cilvēks, pie kur atgriezties, un kurš lauku tiešām pāredz un zina. Lai skaista visiem atlikusī svētku nedēļa, izbaudiet brīvdienas, atpūšamies, sargājamies no izdegšanas un iedvesmojamies un meklējam tos spēkus sevī, savā vidē, savā valstī, savos līdzcilvēkos un ieraugam to, kas mums pašam katrā ir spēcīgs. Liels paldies!
Paldies! Jauku vakaru!